Ok, Jā. super. Izskatās, ka viss būs labi, jo es te daudziem esmu sasolījusi, ka būs arī ieraksts. Nu ko, super. Sākam. Man prieks par jums visiem, kas esat varējuši pievienoties tagad. Un visi pārējie tad skatās ierakstā, bet jums ir tā priekšrocība sekot līdzi, darīt līdzi, uzdot jautājumus. Uh, Jā, labi, Vineta, tā uzdodam jautājumus. Ja ir kaut kas neskaidrs vai jūs nevarat atrast, uh, tā, vai jūs kaut ko nevarat atrast, tad rakstiet čatiņā, vai arī jūs varat arī ieslēgt mikrofonus un man pajautāt, ja? Bet nu tā, visu pārējo laiku mikrofonu turam tomēr izslēgt. Un es mēģināšu tad laist to savu prezentāciju. Tātad man ir paredzēts, ka mums ir prezentācija, tad jūs kaut kur bišķiņ mani cerams vēl redzēsiet, un tad es kaut kādā brīdī vēl rādīšu savu telefonu ekrānu, un mēs iesim iekšā telefonu iestatījumos un krātuvēs. Kā kurš, es ceru, ka jūs esat lielākoties pieslēgušies no datora un ka varēsim iet vienlaicīgi tajos telefonos iekšā un skatīsimies, kas te tur īsti notiek, ja? Un ar ko mēs sākam? Redz, es izvēlējos tādu brīnišķīgu bildi, lai jūs mazliet iesmīdinātu varbūt, vai nu, šitas nav baigi nopietni, uztversim to visu kā tādu spēli, ja? Tātad, kas es esmu tiem, kas mani nezina, es esmu Data Šķirmante. Un kāpēc es par šo tēmu visu stāstu par to, kā nezaudēt fotogrāfijas, kā atbrīvot telefonu krātuvi, ir tas, ka 2017. gadā es izdomāju, ka es kārtošu digitālos fotoarхīvus. Un tad sanāk, ka nu jau 6+ gadus jau mana tāda pamata nodarbošanās ir klientiem digitālo fotogrāfiju kārtošana. Un es esmu nu, jau gana daudz bijusi šajā visā iekšā, tā kā nu, pieredze ir uzkrāta diezgan liela un viedoklis ir izveidojies. Es, protams, neapgalvoju, ka tas ir vienīgais un pareizais viss risinājums viedoklis, jo es skatos, ka mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Telefoni dažādi, mākoņi dažādi, viens tam piekrīt, viens nē, bet nu tā kopumā es esmu redzējis diezgan daudz tajos fotografiju arhīvos, es esmu redzējis, cik viņi ir lieli, cik viņi mazi, es esmu viņus kārtojusi, atšķirībā no varbūt citiem, kuriem tikai liekas, kad vajadzētu beidzot sakārtot, un es viņus tiešām esmu kārtojis, un sākumā manuāli pāršķirstot visas fotogrāfijas, manuāli bīdot pa mapītēm un pavadot ārkārtīgi daudz laika klientu fotografiju kārtošanā. Un tad kaut kādā vienā brīdī es sapratu, ka tas ir bišķi traki, ko es tur daru, kad es jau jūtu, ka man jau acis sāk bišķi bojāties. Un tad es sāku meklēt visādus, kā to visu uzlabot un optimizēt. Un tad par šiem gadiem es esmu visu laiku tikai uzlabojis, meklējis, optimizējis, lasījusi, mācījusies un darbojusies. Un tiešām ar tām fotogrāfijām jau nu, ļoti daudz ko var teikt, ka zinu. Brīžiem man gribas nopirkt varbūt kādu ārzemju kursu par tiem, kas organizē fotogrāfijas vai kas palīdz organizēt telefonu, ar cerību, ka es tur ieraudzīšu kaut ko jaunu, bet, diemžēl, lielākoties es tur neko jaunu neieraugu. Tāpēc man pat liekas, ka es bieži vien zinu daudz foršākus features nekā jebkuros kursos, ko es esmu pamanījusi. Bet tas viss ir tā kā, nu, no prakses vien. Un par telefonu organizēšanu viss sākās pirms kaut kādiem 2 gadiem, man šķiet, kad mēs ar Danu Gulbu izdomājam projektu par kārtību telefonā, un tad tas sākās ar izaicinājumiem, un tajā brīdī jau pirms 2 gadiem es sāku jau iet arī tieši telefonu organizēšanā un tādā kārtošanā, un tieši par tādu nu, digitālo labsajūtu mūsu telefonos. Tā kā tas ir par mani. Un tad, nu, sāksim. Viena no tām reklāmām man bija tāda, ka fotografija dzēšana ir neefektīva telefonu krātuves atbrīvošanai. Tā ir, bet es ar to negribu teikt, ka bildes nav jādzēš, jo bildes mums ir jādzēš un mums ir jārūpējas par mūsu krātuvu, par mūsu atmiņām, par to digitālo visu labsajūtu, jo nu, nav noslēpums, ka telefons ir mūsu gandrīz kā otras mājas, tikai viņas nav tik ļoti redzamas, ka, ja mājās ir hauss, tad mēs to visu šādi redzētu, bet, nu, kad telefonā ir hauss, tad tas varētu izskatīties līdzīgi kā šajā bildē. Man šī bilde iepatikās.
Tikai mēs to visu neredzam. Mēs tā, tā dzīvojam, it kā nekur tur kaut ko meklējam, bet realitātē tas hauss, kas ir tajā telefonā, viņš reāli traucē. Gan atrast visu vajadzīgo, gan arī tās bildes. Ja mēs par viņām neparūpējamies jau tagad, tad tas, kādus arhīvus es redzu klientiem, kad fotogrāfijas glabājas malu malās, mēs pat nezinām, kur viņas ir. Datoros, telefonos, mākoņos, tiešām daudziem pat nav ne jausmas, kur ir. Un mapes, un apakšmapes, un jaunās bildes, un vecās bildes. Un es nerunāju tikai par esošajām telefonu bildēm, jo man ļoti vairāk interesē tas viss tādā plašākā perspektīvā. Gan skatoties uz atpakaļ, jo mūsu digitālā fotografēšana ir sākusies pirms 20 jau gadiem, jo digitālais fotoarhīvs praktiski ir no kaut kāda 2003. gada lielākoties, kad mēs pārgājām uz digitālajiem aparātiem. Un es arī skatos tajā perspektīvā, kas ir uz priekšu. Jo, ja mēs šobrīd, piemēram, nopērkam jaunu telefonu, viņos ir lielas atmiņas, vai ja mēs paņemam mākoni, kuram ir terabaita atmiņa, tā vien liekas, ka mēs tur varam, vietas ir daudz, mēs varam likt un kopēt, un tā kā lielā mājā nesatraukties par to visu kārtošanu, bet patiesībā ir tā, ka, ja mēs par to nerūpējamies jau tagad, par mūsu fotogrāfijām, par atmiņas krātu, tad tas fotografija kopums, tās mūsu atmiņas, viņas kļūst vienkārši nelietojamas, jo tādā hausā mēs tur nespējam orientēties, nespējam neko atrast. Un tad, kāda jēga fotografēt, kāda jēga pirkt to jaunāko telefonu ar to labāko kameru, ja mēs tur tāpat neko nevarēsim izdarīt. Jo jāskatās arī, kas būs pēc 10 gadiem, kas būs pēc 20 gadiem, kas būs pēc 50 gadiem, jo arī nākamās paudzes gribēs atmiņas par mūsu esošo visu dzīvi. Un tur būs grūti, ja mēs par to nedomāsim jau tagad. Jā, bet es neprasu ne no viena ideālu kārtību, jo pašai kādreiz cenšoties dabūt ideālu kārtību, tas prasa šausmīgi daudz laika. Tas prasa ļoti, ļoti daudz laika. Un tas praktiski nav iespējams. Un tajā brīdī, kad mēs gaidām to ideālo kārtību, liekas, ka tad, kad man jau būs viss kārtībā, tad es tur visu beidzot nodublēšu, vai tad es kaut ko tur izdarīšu. Bet patiesībā kārtībā viņš nebūs visticamāk nekad. Un tad vienkārši sanāk tādā ilūzijā bišķi dzīvot, kad kaut kad labajos laikos jau nebūs. Bet tā nav. Ja, tā kā ideāla kārtība mums nebūs, man nevienā brīdī nav tāds nolūks vai ieteikums, ka tev būtu jāizdzēš visas sliktās bildes, jāsakārto viss tur pa mapītēm, kā mēs daudz iedomājamies, ka ja mēs to nespējam izdarīt, tad nav jēga vispār ķerties klāt. Un tā absolūti nav. Kārtot fotogrāfijas, mēs pat vispār neskatāmies bildes. Ja, un tur paliek viss, kas tur ir. Galvenais ir tas, ka mēs iemācāmies tajā visā orientēties. Tā. Jā. Tātad, no manas pieredzes, kārtojot klientiem fotoarhīvus, es kādreiz, kad es to darīju, es reāli uzņēmu laiku, lai es varētu saprast, cik tad ilgi es sēžu pie tā viena fotoarhīva. Un man sanāca tā, ka es stundā varu pārskatīt 350 līdz 500 fotogrāfijas. Un tad sanāk tā, ka, ja tās ir 10 000 fotogrāfijas, ko mums vajag pārskatīt, tad vajag vismaz 20 stundas, vismaz, ja? 100 000 arhīvam vajag 200 vai vairāk stundas, un tas, ja sadala 8, darba diena ar 8 stundām, tas ir 25 plus darba dienas. Un tad saprotiet, ka mums telefonos ir dažādi arī. Citam telefonā ir tur 5000 bildes, citam ir 20, citam ir 30 000 bildes. Un tas viss iepriekšējais fotoarhīvs, tur mēdz būt arī 100 un 200 000 bildes. Un ja mēs iedomājamies, ka mums to visu vajag sakārtot līdz tādam perfektumam, tad kuram mūsdienās ir laiks vienkārši tā kā mēnesi piesēsties un kārtot fotogrāfijas, šķīrstīt viņas visas, dzēst, likt tur pa plauktiņiem. Viens ir tas, ka nav laika, un otrs, vismaz kā manā pieredzē, man sāka bojāties redzi no tāda ilgstoša darba. Tāpēc
Es pat nevienam neiesaku. Godvārds, es neiesaku nevienam pārskatīt un izdzēst visas sliktās bildes. Bet, ja, nu tā kā tas nenozīmē, ka nojaudzēšu vispār. Jo regulāri uzturot kārtību telefonā, mēs varam teikt, ka, pieņemsim, ka šobrīd ir tā robeža, šodien, vienkārši šodien ir robeža pirms un pēc. Un tas ir par to, ka, ja mēs sataisījām to lielo bilžu bardaku pagājušajā periodā visā, tad vienkārši novelkam svītru, ka mēs turpmāk vairs tā nedarīsim, jo mēs vēl turpināsim uzņemt bildes vēl 10, 20, 30, 50 gadus, cik nu kuram, un nodosim viņas nākamajām paudzēm. Svarīgi ir pārtraukt to bardaku taisīt tagad. Un tad viens no pamata principiem ir, ka mēs netaisam tās daudzās vienādās fotogrāfijas. Es esmu pieradusi jau nofotografēt, teiksim, es nezinu, 2, 3 bildes, es uzreiz paskatos, pat uzreiz izdzēšu kaut kādu, kura no tām 2, 3 bildēm ir sliktāk un tā. Bet es joprojām redzu, ka ja es kādam citam palūdzu uztaisīt fotogrāfiju, es saņemu atpakaļ 10 vienādas bildes. Un viņas ir praktiski vienādas, un tad ir grūti pašam. Grūti ir izvēlēties, kura no tām 2 vienotājām ir labāka. Tas reāli apgrūtina dzīvi, jo viņas abas ir vienādas, bet tev gribas izvēlēties, kur ir labāka. Tas ka priekš kam to visu, ja? Nē, gariem video. Par garajiem video arī ir tā, ka vispilgtākais piemērs man bija kaut kad vienā ceļojumā, kur mēs braucām ar kuģīti un kaut kāds vīrietis sēdēja, un viņš vienkārši visu ceļu, nezinu, 15 minūtes, 20, viņš vienkārši filmēja visas mājas tur upes malā, ja? Un es domāju, labi, tu tādu nospied to filmēšanas pogu, bet kurš skatīsies to video pēc tam, jo mēs jau varētu nospiest, ja būtu pietiekoši atmiņas vieta, ja mēs varētu nospiest filmēšanas pogu visu laiku, un tad jautājums, vai tev būs tā kā vēl viena dzīve, lai tos vispār video noskatītos? Vienmēr, ja tu filmē visu laiku, tad tev vajag vēl vienu dzīvi, lai tu visu noskatītos. Mums nav tik daudz laika, lai skatītos garos video. Un tīri tā, lai priekš atmiņām, ļoti pietiek arī ar īsiem video. Un fakts arī tāds, ka tie garie video ir tie, kas patiesībā aizņem visvairāk vietas. Regulāra foto video dzēšana ir tiešām tāda, ka es iesaku dzēst uzreiz. Tajā brīdī, ka pirmkārt mēs vispār saprotam, kāpēc mēs fotografējam, ja? Ko tu darīsi? Tu tur ieraugi to skaisto kaut kādu, jebkādu skatu, ko tu to bildi darīsi? Vai tiešām tev vispār to bildi vajag, padomājam, ja? Bet ir viens, kas mums ir darbam, viens, kas ir atmiņām, viens, kas ir ģimenē, viens, kas tur vienkārši patīk, ja? Padomājam, vai mums reāli to bildi vajag. Un, ja mēs fotografējam tur cilvēkus vai kaut ko vienalga, tad uzreiz paskatāmies. Šitā dara, nedara, sliktu izdzēšanu, tur ja nesanāca, nofotografējam jaunu, jo patiesībā nav jau mums vairs filmiņu kameras, ja? Nav jāsargāja kā kadri, bet tepat laikā, ja tev nesanāca izdzēs, uztais jaunu bildi, tas jau arī nav nekāda problēma, vai ne? Un par pasākumiem, ka bildes jādzēš mājceļā, tīpaši, piemēram, tu esi kaut kādā ceļojumā vai dzimšanas dienā vai pasākumā, skaidrs, ka varbūt tajā karstumā tev nav laika pārskatīt, bet tad tu to izdari uzreiz pēc tam. Un tas kārtības uzturēšana telefonā, manā redzējumā, tas ir tāda regulāra pārkopēšana uz fotoarhīvu un atjaunošana, rezervskopijas atjaunošana. Bet es par šo tēmu es vēl brīžiem tā kā sāku šaubīties, jo man citi saka, ka viņiem tur telefonos ir, es nezinu, tiešām tās tur 20, 30, 50 tūkstoši fotogrāfijas, un viņi pārnes no vienu uz otru, un tur nekur nepārkopē, kā tā vieta ir daudz. Un es domāju, pat ja tās bildes ir tā kā, visticamāk viņas ir mākonī, bet pirmkārt mums vajadzētu zināt, tad kurā mākonī. Un arī mākonis nav 100% drošs. Mākonim notiek visādi gļuki, var pazust visādas piekļuvas un tam līdzīgas lietas. Un pat ja tev šķiet, ka tev ir mākonis, pat ja tev šķiet, ka tev ir šausmīgi liela atmiņa, tām vērtīgajām bildēm vienalga būtu jābūt mums kaut kur fiziski pie sevis, taustāmā veidā, jo tas ir bieži vien pārāk vērtīgi, lai paļautos uz kaut kādu vienu mākoni vai uz vienu telefonu.
Tātad, un par fotoarhīvu es uzreiz pastāstīšu. Nu, manā uztverē tas, kā es esmu līdz šim darījusi un kā man ļoti patīk darīt, ka fotoarhīvs ir viena konkrēta vieta, uz kuru mēs kopējam visas bildes un video, un parasti tas ir ārējais cietais disks. Jo bez esošā telefona tev noteikti vēl bija iepriekšējais un vēl iepriekšējais un vēl kaut kādas fotokameras. Un, nu, es domāju, ka mums visiem ir bildes no kaut kādiem senākiem laikiem, pirms 10, 15 un tiem pašiem 20 gadiem, kuras nav esošajā telefonā. Un tad viņām kaut kur ir jāglabājas tādā drošā vietā. Un tas ir tas ārējais cietais disks, kurā glabājam bildes. Un, plus tagad esošais telefons, nu kā nu kuram citam atmiņa maza, citam liela, bet nu, tajā brīdī, ja tev tā atmiņa nav pārāk liela, tad viņš piepildās un ir viens brīdis, kad nu, tās bildes tomēr ir jāpārkopē uz to ārējo cieto disku. Tāpēc es esmu par to, ka ir jābūt stabilai mājvietai mūsu fotogrāfijām. Tajā brīdī, kad tev vajadzēs kaut ko lielu kopēt, tu ņem to savu cieto disku, skaidri zini, kas tur ir, un visu kopē un skaties no turienes. Un tad ņemot vērā to, ka ne mūsu telefoni, ne mūsu datori, ne mūsu cietie diski ir 100% droši, nekas nav 100% droši, viss kādreiz salūzīs. Pat ja man tagad ir jauns cietais disks, pēc 15 gadiem viņš vairs nestrādās, visticamāk, ja. Kaut kādā brīdī viņi visi nokalpo savu mūžu, un mums ir jābūt rezerves kopijai. Un tad vai nu tas ir cits cietais disks, jo nu, abi divi rezerves, ticamāk, viņi nesalūzīs. Viņiem arī nevajadzētu stāvēt vienā mājvietā, jo, nu, ja nu notiek kaut kāda liela, tur kaut kāda nelaime, tad viens disks ir vienā vietā, otrs ir otrā, vai arī mākonis ir tā otra vieta, ja tev vajag, lai tās bildes tev visu laiku ir pieejams. Un, ja jums nav vēl cietais disks, tad man mājaslapā ir datsaskirmanta.com ir sagatavojusi materiālu tādu par pēc kādiem kritērijiem var izvēlēties cieto disku, kādi viņi vispār ir. Un arī modeļus, teiksim, kāda ir, es izpētījusi visādas fórumus, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks, visādas ieteikumus, tad tur ir arī konkrēti modeļi, kurus var izvēlēties. Un tā kā viens no maniem mīļākajiem ir šāds Silicon Powers disks, tā kā viņš ir arī tajā materiālā, ja. Bet tas ir tas, kur es iesaku tomēr glabāt fotogrāfiju arhīvu, kas ir paredzēts jums atmiņu saglabāšanai. Ja? Ir kaut kādas operatīvās bildes, kas vajadzīgas tagad, bet ir kaut kas, ko jūs vienkārši gribat saglabāt atmiņā. Un tad tas ir tajā cietajā diskā. Tad par tā fotoarhīvu kārtošanu arī uzreiz pastāstīšu. Ja? Ko tas nozīmē? Ka tas no čats ir uzrādās, tā paldies, ir interesanti, paldies. Par to, kā mēs kārtojam to fotoarhīvu, lai tas nešķiet tāds nežēlīgi liels un neizdarāms bubulis. Tas viss ir izdarāms, un tad, kad es kārtoju klientiem, es to 20 gadu fotografijas esmu sakārtojis 2 dienās. Tas bija ātrākais gan, un tur ir kaut kādas mājas, ne, tur pat nebija no mākoņa nekas jākupē, mēs visi no telefona sakupējam. Bet reāli, nu 2-3 dienās, ja tā, 8 stundas no vienas to dara, es to var izdarīt. Un ko tas nozīmē, ka visas bildes tātad kopējam uz to vienu to disku, jo nav iespējams nav iespējams sakārtot fotogrāfijas. Jā, nu, viņš vienkārši atvērās no pasta, nu, viņa pastā bija sūtījusi, un no tā arī atvērās, jā. Nav iespējams sakārtot tās bildes, ja viņas ir dažādās vietās. Ja? Vienas ir datorā, vienas ir mākonī, cits vēl kaut kādā tur kompaktdiskā. Ja? Mēs to visu varam sakārtot tikai tad, ja viss ir viena vieta. Tad ir tā, ka manuāli pārskatīt mapes nozīmē to, ka mēs esam kādreiz kaut ko kārtoši. Jo manos fotoarhīvos, pieņemsim, tur kaut kāds 2000 5., 6., 7. gads, visas bildes ir tikai par notikumiem. Un es domāju, ka arī tev ir kaut kāda vieta, kur ir sakārtotas bildes smuki par notikumiem, un nebūtu tā kā forši viņas vienkārši automātiski saliekt pa mēnešiem, jo skaidrs, ka, ja ir notikumi, viņi vairāk izsaka nekā vienkārši mēnesis, ja? Bet pēdējie gadi, 24., 23., 22., nu tagad šitie, mums vairs nav laika. Lielākoties nav laika kārtot pa notikumiem. Un tad tās bildes ir vienkārši
arhīvā pa mēnešiem. Un tas ir ok, vienkārši mēs ejam viņām chronoloģiski cauri un skatāmies, ja. Un viss ir smuki pa gadiem salikts tādā struktūrā. Gados iekšā ir mēneši, un ja tev sanāk, tad ir arī notikumi, ja, vai arī tikai gadi un mēneši. Un citiem ir atsevišķi arī varbūt vēl kaut kādas darba lietas, hobiju lietas, tad tās arī citiem ir, citiem nav, kā nu kuram, ja. Tad tālāk ir duplikātu dzēšana, jo mēs esam kopējuši tās bildes nu, pa visurieni, ja, un vienreiz no telefona pārkopējam un neizdzēšam no telefona, un pēc kaut kādu laiku otrais no telefona pārkopējam, tās pašas plus vēl jaunās, un šādā veidā mēs tur to arhīvu turpinam un turpinam piepildīt. Un nu, pārskatīt to visu manuāli nav iespējams. Ja? Kurš ir dubultā pārkopēts, kurš nē. Priekš tā ir programmas, es pat esmu atradusi bezmaksas programmas. Šeit iekaviņās ir prezentācijā 2. Antitvin bija programma, ar kuru es sākotnēji strādāju jau vairākus gadus. Un tagad šobrīd es esmu jau pārgājis uz Duplicate Cleaners Free. Tas ir datorprogrammas, ja? Un tā visu fotoarhīvu kārtošana arī ir datorā. Un tad ir automātiski kārtošana pa mēnešiem. Un tā ir viena maksas programma, viņa Fotomu 2.5, viņa maksā $9. Un tā programma vienkārši dara brīnums, ja? Un tad ir jāuzved rezerves kopija. Un mēs nevienā brīdī tur neejam iekšā tajos mēnešos, neskatāmies, kura bilde labāka, kura bilde sliktāka. Viņas visas tur iekšā paliek. Un tajā brīdī, kad mēs taisīsim jebko foršu, mēs ieejam tajā mapē, vienā mapē pēc otras un meklējam to, ko mums vajag. Neskatāmies uz visu, kas ir nevajadzīgs, bet skatāmies uz to, kas ir vajadzīgs, ja? Uz kurien iet mūsu fokus jautājums, ja? Tā prezentācija būs pieejama, ja nevar miksēt mēnešu temats notikums par fotoarhīvu. Pastāstīt vairāk ar šī Antitvinu dubu. Tā, miksēt mēnešus un temats un notikumus droši vien, ka var. Zin kā, viss ir atkarīgs no tā, cik tev ir laika. Ja tev ir daudz laika, tu tur vari ļoti smuki pa mēnešiem, pa tematiem, pa notikumiem, pa visu kaut ko kārtot. Ja ir laiks, tad tas ir forši. Tas tiešām ir ļoti forši. Man kādreiz tas viss sakārtots. Bet pēdējos gados man arī vairs nav sakārtots. Nu, mums ir arvien mazāk un mazāk laika. Tā kā var, ja tev ir laiks, protams, ka to var darīt. Un pastāstīt par Antitvinu un Duplicate, tas ir datoru programmas, bet viņas ir Windows datoriem, jo es pati nestrādāju uz Mac datoru, man nav. Tur šīs programmas neder, un tur ir citas programmas, kas ir uzreiz jau krietni dārgākas, un par cik man nav tāda datora, un man nav arī to programmu, tad es nevaru parādīt, kā to visu izdarīt Mac datorā. Tāpēc, nu, teiksim, tas, ko es daru, ir tikai Windows datoriem, bet Android un iPhone telefoniem. Neko baigi daudz vairāk, es šajā brīdī nevaru pastāstīt, droši vien, kā viņas tieši darbojas, bet tā, vai pareizi saprotu, ka no telefona pārnes bildes uz datoru? Jā, tieši tā. Vispirms, lai sakārtot arhīvu, tas viss notiek pat ne datoru, bet uz ārējo cieto disku ieteikt, jo fotoarhīvs, viņš ir liels parasti. Un datora atmiņa arī ir ierobežota. Droši vien kādreiz viņas bija mazākas, un tagad viņas tāpat kā telefoniem arvien lielākas un lielākas paliek, bet vienalga, tie ir kaut kādi gigabaiti ierobežoti. Bet cietais disks var būt 1 terabaitu, 2, 4 terabaitus, 8 terabaitus. Cietais disks ir paredzēts lielam apjomam un tiešām glabātuvi, ja? Tāpēc, ja mēs piepildīsim savu datoru ar visām šitām bildēm, ar visu arhīvu, nu, tad vienā brīdī jums vienkārši dators jau vairs nepildīs savu funkciju, priekš kā viņš paredzēts, ja? Tad strādāt nevarēs. Bet jā, šīs visas programmas, kas ir duplikātu dzēšanai, automātiskai kārtošanai pa mēnešiem, viņas ir datorā. Jo visām bildēm, kas jums ir telefonā, telefons pats piedāvā arī iekšēji savus duplikātus izdzēst. Un automātiski kārtot pa mēnešiem jums telefonā nav nepieciešams, jo tur tas viss jau vienkārši ir. Tā kā tas viss jau tāpatās tur notiek automātiski. Tas ir tad, ja mēs gribam glabāt fotoarhīvu. Tā, labi, uz jautājumiem es atbildu. Kas mums ir tālāk? Kāda perioda bildes glabāt telefonu? Ja interesē kā. Tas arī triki jautājums. Nav vienas konkrētas atbildes.
Bet tas, kā es to redzu, ir, ka, ja tu nelieto mākoni, un ja tev bildes tiešām glabājas tikai telefonā, tad tu glabā tik, cik tu vari riskēt pazaudēt. Jo telefoni lūst, zūd, nozogās, un viss kaut kas ar viņiem notiek. Ja tu glabā bildes telefonā un nelieto mākoni, ja tev tas viss nedublējas mākonī, tad ja kaut kas notiek ar tavu telefonu, tu to visu pazaudē. Tātad, cik tu vari riskēt, tik tu glabā. Ja lieto mākoni, tad tik, cik var nodublēt mākonī. Jo daudziem no mums ir ieslēgts bezmaksas mākonis kaut kāds ar 15 gigabaitiem. Viņi ļoti ātri piepildās. Un tad sanāk, ka tajā bezmaksas mākonī tur ir tāds viens maziņš kriksīts no tavas dzīves, kurš kaut kādā brīdī vieta beidzās un vairāk nekas tur nedublējas. Un tad mēs tādā bišķi ilūzijā dzīvojam, ka it kā mums ir mākonis, bet realitātē tā mākoņa nav. Tā kā, mākonis mūsdienās ir ļoti vajadzīgs, jo ir jāparūpējas to, lai tās, priekš kam tad mēs fotografējam galu galā, mums vajag tās atmiņas, ja? Un tāpēc ir jābūt kaut kādam maksas mākonim, es tur bišķi tālāk, man ir jau bildīt tās kā, cik un kādas, bet maksas mākonīts ir vajadzīgs. Un ja mēs regulāri kopējam uz ārējā cietu to disku, bet nedzēšam no telefonu, tad teorētiski mēs varam bildēt un glabāt tās bildes, un cik telefonā ir vietas. Jaunākajos telefonos 512 gigabaitos, tas jau ir pusterabaits, tas ir ārkārtīgi daudz, ja? Tur var saglabāt ļoti daudz. Bet tu rēķinies, ja tu gribi tik daudz glabāt, tad tev vajag to mākoni. Tad ir jāņem 1 terabaita mākonis, un lai tās bildes ir drošībā, ja viņas būs gan telefonā, gan mākonī, perfekti. Perfekti vienkārši, ja? Tā. Ar bezmaksas mākoni nepietiek. Tātad es esmu paņēmusi tikai populārākos mākoņus. Visticamāk ir daudz un dažādas visādas vietas, kur glabāt, ja? Bez šiem 3 ir, protams, arī iClouds, bet par cik mums ir Android nodarbība, tad iCloud es šeit neiekļauju. Bet pats populārākais Google, tālāk ir OneDrive, kas ir Microsofta produkts, un tālāk ir Dropbox. Google'am ir vislielākā bezmaksas krātuve, bet tā bezmaksas krātuve viņa iekļauj tavus ēpastus, ja tev ir Googles, visus ēpastu pielikumus un tam līdzīgi, un vēl Google Drive, kur mēs varam glabāt dokumentus, un vēl fotogrāfijas. Ja, tā kā tie gigabaiti, kas mēs šeit redzam, vai 15, vai 100, vai 2 terabaiti, tā krātuve sadalās neproporcionāli uz 3 pakalpojumiem. Īstenībā man ir arī 4. pakalpojumu. Kaut kādas Googlā varam glabāt arī kaut kādas backupus. Pieņemsim, man ir WhatsApps noglabāts vēl Googlā, ja? Tātad, kā minimums mums ir jāņem šie 100 gigabaiti un jāmaksā 2 eiro mēnesī, pieņemsim. Tas absolūti nav daudz, tas ir jebkuram cilvēkam. Es pati arī teikšu godīgi, es maksāju šobrīd tos 2 eiro mēnesī, un man ir 100 gigabaitu krātuve. Un tad, kad man šī krātuve piepildās, es tādu apjomu arī cenšos pārkupēt uz savu cieto disku. Tā tīri, lai man tās bildes ir visu laiku kaut kādās 2 vietās. Bet, ja mēs ņemam lielāku krātuvu, tad patiesībā OneDrive ir jau mazliet izdevīgāks, jo tur, pieņemsim, šeit ir 2 terabaiti pa 11 eiro un šeit ir 6 terabaiti pa 10 eiro. Un OneDrive'am 6 terabaitos var pieslēgt arī 5 ģimenes locekļus. Tā kā jūs varat nodrošināt sevi, bērnus, vīru, un visi par šo summu glabā visas savas bildes OneDrive'ā. Katram pa 1 terabaitam tas ir atliku likām. Tā kā, ja ir jāiesaka, kuru mākoni izvēlēties, tad es teiktu tā, vienkārši, ja mēs gribam rezerves kopiju, bet īpaši, vienkārši kā viņas rezervē glabājas, es teiktu, ka Google fotos ir ļoti labs risinājums, jo Google'am arī ir ļoti daudz visādi mākslīgā intelekta palīdzības un ļoti, ļoti laba meklēšanas funkcija, kad mēs tur varam atrast bildes jau vienkārši, nofotografē kaut kādu grāmatu, un tu jau pēc teksta, kas tajā grāmatā var atrast to bildi. Ļoti laba meklēšana tur ir. OneDrive'ā arī, bet man liekas, viņi mazliet ar to meklēšanu vai mākslīgo intelektu tā kā bišķi iepaliek, bet OneDrive'am atkal ir ļoti labi, ka tur ir arī uzreiz ir
Google Office, visi Excel, Word, PowerPoint, visas tās biroja lietas ir ļoti labas. Un tur arī izdevīgi ir tomēr tas ģimenes plāns. Ja mēs ņemam visai ģimenei krātuvi, tad OneDrive tomēr viņi ir izdevīgāk. Un ja runā par Dropbox, tad Dropbox tomēr vairāk ir uzņēmumiem, es teiktu, jo tur ir visas tādas uzņēmuma lietas, un viņš arī salīdzinoši dārgāks par visiem pārējiem. Google fotos tālāk. Nu, es domāju, ka mēs varam ieiet tagad paskatīties, vai jūs man varat čatā uzrakstīt, kurš lieto Google fotos un kurš zina, ka viņam tās bildes tur ir. Jo es piedāvāju, ka mēs tagad tiešām atveram Google fotos un arī man ir Android, ne, pat Huawei telefons, kas jums varbūt ir jaunāks ekrāns. Man, diemžēl, neizdevās pieslēgt savu jauno telefonu. Bet idejaski, ja mēs varam vaļā, jūs redzat šo te fotoattēlu, šo zīmīti. Ja jūs varat vaļā šo zīmīti, savas bildes telefonā, tad tas ir Google, tas ir mākonis Google, kurā mēs glabājam bildes. Tad lietoju Google fotos, jā. Un jūs varat skatīties caur šo ikoniņu, vai arī caur savu kaut kādu, nu, tā kā galerijas ikonu, kas ir iebūvētā galerija. Ja tu, piemēram, nelieto Google, tad tev ir iebūvētā galerija, kas ir telefona krātuve, ja? Tāks, lietoju Google, bļauj, ka nav vietas. Jā, ir, jā, protams. Nu, es arī lietoju Google, mēs visi viņu lietojam. Ja jūs tagad varam vaļā tos Google fotoattēlus, un, teiksim, man šeit ir uzreiz te ir apakšā visādas sadaļas un fotoattēli. Un man it kā parādās šeit manas jaunās bildes, bet īstenībā es zinu, ka viņas nav Google, ka viņas nav mākonīs, pat vēl šodien speciāli iegāju pārbaudīt caur datoru un atverot internetu pārlūko, es šitās bildes neredzu. Tas nozīmē, ka viņš man šajās Google fotoattēlos parāda manas telefona bildes, bet tas nenozīmē, ka viņas ir mākonī. Jo, ja mēs paskatāmies te augšā tāda ikoniņa ar jūsu vai nu iniciāļiem vai bildīti, uzspiežam uz šīs ikonas, un te man parādās, ka dublēšana ir izslēgta. Es ceru, ka jums varbūt viņa ir ieslēgta. Un te iegādāties un palielināt krātuvi, protams, ir ārkārtīgi viegli, jo to jums jebkurš metīs pakaļ visu laiku. Tikai palieliniet un tik maksājiet vairāk. Es domāju, ka palielināt krātuvi nebūs nekāda problēma, jo visi visu laiku to piedāvā. Bet šeit ir tādi punktiņi, kā var krātuves pārvaldnieks. Un te mēs varam redzēt, cik daudz esat izmantojis 3 gigabaitus no 15, tātad man Google'am ir tikai bezmaksas krātuve, tāpēc, ka mans arhīvs ir nodublēts OneDrive'ā. Un tad tālāk bišķi mēs varam redzēt, kas to aizņem, ja? Tātad plašāka informācija, cik aizņem Gmails, cits šeit man ir redzams 1,25 gigabaiti, man ir WhatsApps nodublēts. Tad ir Google fotoattēli, kur ir pavisam maz kaut kas, un Google disks, kas ir dokumenti. Un te jūs varat paskatīties, cik tad jums ir aizņemts. Un ja ir pilns, nu tad ja jūs izvēlaties Google, tad viņš ir, tad viņš visticamāk ir jāpalielina. Vai arī otrs variants, tad jūs pārkopējat visu no šejienes uz, ja negribās maksāt vairāk, tad jūs pārkopējat visu uz ārējo cieto disku, un ieslēdziet to dublēšanu, un jums atkal pa jaunu glabājas. Es neiesaku tos 15 gigabaitus, tomēr es teiktu, ka jābūt ir tiem 100 gigabaitiem vismaz pa tiem €2. Un tad jums kaut kādu periodu bildes dublējās, un pēc kaut kāda laika jūs atkal pārkopējat uz ārējo cieto disku. Ja gribas vairāk, tad ir jāņem tas terabaits jau, ja? Vai var visas uzreiz pārkopēt, visas var, negluži pārkopēt, viņas no Google var lejupielādēt, jā, visas uzreiz, un tas saucās Google arhivators. Jūs varat sev kaut kur pierakstīt, angliski viņš saucās Google Takeout, un tajā tas ir vieta, kur tu vari pieprasīt Google'am, jā, tā ir vieta, kur tu vari pieprasīt Google'am visus savus datus.
Tur var atzīmēt visu kaut ko, bet, nu, teiksim, mēs ar to Google, parasti, lai mēs dabūtu bildes no Google laukā, mēs ņemam to Google arhivātoru, vienkārši Google internetā ievadu, viņš tev parādīs, un tur tu ielogojies un pieprasi savus Google fotos datus. Pasaki, ka tu gribi saņemt uz e-pastu, un tad tev pēc kaut kādām dažām dienām e-pastā atnāk tā kā sazipots visas tavas Google bildes, un tu viņas leju pielādē uz savu cieto disku. Nu, vai uz datoru, ja ir datorā vieta, bet viņas visas var dabūt, jā, viņš tur kaut kā jau bišķi sadala pa gadiem, kaut ko tur sadala pa notikumiem, bet tev nav jāiet iekšā un jākopē katra bilde atsevišķi ar to Google Takeout. Kā ar OneDrive, vai šis telefonā esošās bildes var viegli pārkopēt OneDrive? Ar OneDrive ir pārkopēt, manuprāt, visvieglāk, ja ir uzinstalēts datorā. Nu, tāpat tas pats OneDrive, viņš ir tikai jāuzinstalē datorā. Un tad tev OneDrive parādās vienkārši kā datora mapīte. Un te ir redzami dokumenti atsevišķi, redzami atsevišķi attēli, visas manas mapes, ko es esmu izveidojusi, plus te ir kameras mape, viss automātiski ir sadalīts pa gadiem, pa mēnešiem. Piemēram, 2024. gads. Jau automātiski ir pa mēnešiem, bet te var redzēt, ir tāds mākonīts klāt, tas nozīmē, ka šīs bildes nav manā datorā, viņas ir OneDrive mākonī. Un es tam visam, nezinu, teiksim, kameras albumam, es varu pateikt, ka tās, kur viņš te bija, always keep on this device, saglabāt datorā, un tad var dabūt arī vienkārši uz datoru. Viņas ir tā kā jāleju pielādēm uz datoru caur failu pārlūku. Un tad tu vari pārkopēt uz ārējo cieto disku. Pat taisnos cieto disku, diemžēl, arī man šķiet, ka nevar. Šeit ir vispirms, nu, teiksim, pa vienam gadam mēs leju pielādējam un tad pārkopējam uz ārējo cieto disku. Tā kā turpretī Google tā nevar izdarīt, jo Google fotoattēlu neparādās failu pārlūkā nekur nekādā veidā. Mums parādās tikai Google, padomājiet, te ir vai nav, tikai Google Drive. Google Drive. Google fotos datorā nav redzams vispār. Tikai caur internetu pārlūku. Un tāpēc viņš caur šeien nevar pārkopēt. Tā kā OneDrive ir vieglāk pārkopēt tīri, ja mēs izmantojam datoru. Nu tā, es ceru, ka, es nezinu, jums kļuva kaut kas bišķi skaidrs par to Google, cik kuram ir, vai mēs palielinām, vai mēs nepalielinām, vai mēs lietojam, vai nelietojam. Vai arī jūs izmantojat, tad ir otrs, tad ir OneDrive, ja, opcija. Tā, par OneDrive man šeit atsevišķi slaidiņš laikam nebija. Bet tā, OneDrive arī ir forši, ka visu var redzēt. Ot šitas OneDrive fotoattēlu, lejā te var redzēt sadaļiņu fotoattēlu. Tur ir viss tas pats, kas būtu arī Google fotoattēlos. Tikai starpība ir tāda, ka OneDrive mēs varam viņu paņemt arī pēc sadaļas faili, un visu to pašu saturu mēs varam skatīties pa mapītēm. Es eju iekšā attēlos, es eju iekšā kamerā atsevišķi, un tad konkrētajā gadā, un automātiski pa mēnešiem jau tur tas viss ir sakārtots, ja? Nu, teiksim, tā atšķirība, ka OneDrive ir, tu vari skatīties visu kopumu, līdzīgi kā Google fotos, un tu vari skatīties atsevišķi jau sakārtot. Tas ir forši ar to OneDrive. Labi, tā, iesim tālāk. Tas mums bija tālāk neredzēts. Kāpēc fotogrāfija dzēšana nav labākais risinājums vietas atbrīvošanai? Ja ķersimies klāt tā visam. Tāpēc, ka vidēji fotogrāfija aizņem 5 megabaitus. Es skatījos, viņas var būt dažādas, 3, 8, 10, bet idejas, ka, teiksim, 5 megabaitus. WhatsAppā saņemta bildīte 10 reiz mazāk. Screenshots arī. Turpretī 1 minūtes video aizņem 100 megabaitus, ja? Tā kā, nu, 20 bildes, ja? 1 stundas video var aizņemt 9 gigabaitus, un nedod Dievs, ja kādam ir uzlikts vēl jaunajā, foršajā telefonā 4K izšķirtspēja, tad jums būs vēl gigantiskāks tās bildes, bet realitātē tā izšķirtspēja, ja kādam ir ieslēgta, lūdzu ejiet kameras iestatījumos, viņi taču ir jāieslēdz, ja? Manā telefonā, diemžēl, to pat nevar izlikt, bet jaunajos telefonos to 4K izšķirtspēju pie kameras iestatījumiem
ir jāizslēdz. Ja? Viena aplikācija 100 megabaitus līdz vairākus gigabaitus. Tas ir tas, kas mums aizņem vietu patiesībā. Video un aplikācijas. Un tad sanāk, ka vienas minūtes, es uzsveru, ja? Ka video aizņem tikpat, cik 15, 30 fotogrāfijas vai 100, 200 kaut kādai screenshoti vai WhatsApp attēli, kuri, nu, tā kā ar pazeminātu izšķirtspēju ir atsūtīti. Un tad iedomājieties, ja 1 minūte tik daudz aizņem, ja jums ir 10 minūtes vai stundas, tur viss kopā, cik daudz tas aizņem vietas. Un turklāt, ja mēs mēģinām pārkopēt bildes uz jebkādiem tur, uz tiem pašiem arhīviem vai uz mākoņiem vai uz visurien. Fotogrāfijas kopējas ātri, video kopējas nežēlīgi ilgi. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs tos video tomēr netaisam tik lielus un dzēšam lielos laukā, jo pēc, nu, vienkārši būs ļoti, ļoti daudz laika pavadīsim, kamēr mēs viņus pārkopēsim informāciju, kas varbūt tiešām nemaz nav vajadzīga. Ja, tā kā šodien paskatāmies, ko mēs varam ātri izdarīt, un es piedāvāju, ka mēs ieejam uzreiz telefonā iekšā un paskatāmies, kāda ir Android versija. Tātad es pavelku uz augšu, un šeit jums visiem ir tāds maziņš zobratiņš, nu vai arī uz ekrāna kaut kur jūs zinat, kur jums ir iestatījumi, ka ņemam rokā telefonus, atveram iestatījumus tagad. Parasti pašā lejā ir informācija par tālruni. Es ņemšu arī savu otru telefonu. Man baigi žēl, ka man neizdevās pieslēgt pie datora jauno telefonu, kuram ir jaunāka operētā sistēma. Tā, tūlītās. Man viņš saucās Kemui versija 12, Android versija, bet paskatāmies un pierakstiet čatā, kāda jums ir Android versija. Tā, tūlītās es iešu savā jaunajā par tālruni. Programmatūras informācija viņa saucās. Par tālruni programmatūras informāciju. Tā. Android 14 ir pēdējā versija, kura, principā, ja vien telefons atļauj, tad vajadzētu viņu uzinstalēt, lai ir pēdējais Androids. Android 14, 14, 14. Ok. Ja, jo tas, ko es rādu šajā pieslēgtajā telefonā, nu, viņš diemžēl nav 14. Viņam būs bišķi savādāk, bet es turēšu rokās 14. Un tad es jums pateikšu, kas ir jāspiež. Jā, viss Android 14, super lielākā. Latviski Android 11. Ja, kam ir 11, jāpaskatās, vai ir iespēja paņemt programmatūras atjauninājumus. Un paskatīties, vai jūs varat atjaunot arī uz jaunāku programmatūras versiju, to noteikti, ka vajadzētu izdarīt, ja? Piemēram, manam šitam telefonam, kas ir Huawei, viņš vienkārši neatbalsta vispār vairs jaunākas versijas, es viņam nevaru atjaunot, bet, Lauma 8, tiešām, ja? Vajadzētu skatīties, ja vien nav ļoti vecs telefons, tad vajadzētu atjaunināt tos Android versiju, tomēr viņi darbosies jums. Es tur nezinu pilnīgi katru detaļu, ko tas viss dod, bet, principā, sekojiet vienkārši līdzi un atjauniniet telefonu, kad pienāk laiks. Tā, labi, tas bija tāpēc, lai mēs redzētu, kas notiek un kā izskatīsies tas viss pasākums. Tā, tālāk es piedāvāju paskatīties foto video skaitu. Foto video skaitu mēs darām tā, kā atveram parasto telefonu galeriju. Vai nu jums tur ir puķīte, vai nu man šeit, piemēram, ir šitas te, bet atveram telefonu galeriju, ejam uz attēliem šeit, pašā sākumiņā. Būs uz attēliem. Tā, paldies. Teiksim, šeit savā telefonā es redzu, man ir tāds albumiņš visi fotoattēli, man te ir redzams, ka te ir 5000 failu, bet iespējams, ka jums tas nav redzams, tāda mapīte visi fotoattēli. Tādā gadījumā ejam uz sāniņā uz attēliem, un tur būs augšpusītē tādas trīs punktiņi vertikāli. Un nospiežot tos 3 punktiņus, ir iespēja izvēlēties visu. Man šeit nav, bet ja jūs izvēlēsieties visu, tad jūs redzēsiet, cik ir kopā visu to failu.
Tā, 21 tūkstoši, nu, malacīts, malacīts. Uzrakstiet, ap citu, ja, cik jums ir to kopējo failu, vienkārši intereses pēc 14, 20 tūkstoši, 3000, 41 tūkstoši, rūta, wow, 10 tūkstoši, 8,5, 13, 5, 10. Nu, redz, cik mēs te esam dažādi. 6000 jauns telefons. Tikai no maratona jau vesels 6000 tur dabūja. Ja? Nu, pasties, malacis, Ines. Ok, bet bildes mēs nedzēsīsim, ja? Ja bildes mēs nedzēsīsim. Tas ir vienkārši tā, nu, informatīvi, lai mēs zinām, kas tur kur notiek, ja? Tālāk es piedāvāju, ka mēs no šī izejam laukā, un tad ejam iestatījumos. Ja? Atkal ir tie zobratiņš ar iestatījumiem. Zobratiņš ar iestatījumiem. Un tad tālāk būs mums jāatver ierīces apkope. Ierīces apkope. Device maintenance, ja kādam angliski nebija, man šķiet, ja? Ierīces apkope. Tā, te arī paņemšu. Manā telefonā tas saucās krātuve. Un tad ejam pie krātuves. Šajos 14 Android. Vai arī varbūt kādam vēl ir tas baterijas un ierīces apkope, bet jebkurā gadījumā mums jāatrod ir krātuve. Un tad tālāk ņemam šajā Android man ir iespēja tikai tā kā pie tīrīt, bet jums ir tā kā pie iekšējās krātuves ir vairāk, un tad mēs varam skatīties, kas tad īsti aizņem visvairāk gigabaitus. Un te es jums piedāvāju uzrakstīt, kas aizņem visvairāk vietas. Jūs varat uzrakstīt man šeit čatā, kas aizņem, skatāmies tieši gigabaitus. Un jo vairāk tie gigabaiti, jo vairāk tam visam vajag pievērst uzmanību. Jūs varat pierakstīt sev uz vietas, uz kaut kādas lapiņas, pierakstiet savus gigabaitus video un programmas, jā, bet pierakst cik gigabaitus tieši, ja? Cik ir kopējais, cik ir izmantoti, un kuras programmas obligāti, tūlītās mēs iesim programmās, ja, bet kas tieši videoklipi 119 gigabaiti. Programmas 8, lielie faili 36, attēli 23, cits 32 un sistēma 12. Kopējais 64, 80% izmantot. To, ko sistēma aizņem, tur diemžēl baigi daudz nevar izdarīt, bet visu pārējo gan mēs varam izdarīt. Tādiem gigabaiti. Piefiksējiet arī sev paši kaut kur uz kādas lapiņas, lai mēs pēc tam atceramies, kas te ko ir aizņēmis, ja? Tā. Un tad tālāk mēs ejam, man te ir neizmantotās lietotnes. Tālāk šeit ir, šajā telefonā saucās neizmantotās lietotnes mana opcija, un jums arī, ja mēs pie pārvaldīt krātuves ejam, tad ir nelietotās programmas. Mēģinam vērt vaļā tās neizmantotās programmas, nelietotās programmas, un skatāmies, kas ir no tām programmām, ko jūs reāli varat vienkārši uzreiz izdzēst. Es pieļauju, ka gan jau ir kaut kas, kas ir kādreiz bijis uzinstalēts un vairs nav vajadzības, vai piemēram, divas kaut kādas līdzīgas programmas ir. Tā, kas tur bija mums tajā čatā vēl? Tas neko nevar izdzēst. Var arī tā būt, ka neko nevar izdzēst, tad arī nedzēs. Bet man paskatāmies, vai ir kaut kas, ko reāli, piemēram, mēs varam izdzēst no tā visu. Un šobrīd šajā momentā arī pamēģinam izdzēst tās programmas, kuras mēs nelietojam. Vai varbūt, ka krātuve tiek saukta savādāk? Kā tu domā savādāk, Kristīna? Jā, es nezinu, varbūt man tāds ļoti vecs telefons ir, ja?
Man it kā ir latviešu valodā, bet es tādu sadaļu neredzu. Es domāju, kā varbūt savādāk viņi varētu latviskot. Jo man ir tas 11. versija, es tā saprotu, ka tas ir tāds sens. Nu, zini, kā man ir 12. šajā telefonā, ko es rādu, un tur man ir krātuve tieši pieskatīta. Tas labi, ok, es vēlreiz uzmanīgi pametīšu. Kaut kam jau, zini, līdzīgām būtu. Ierīces apkope vēl varētu būt. Ierīces. Man arī ir 11. Es atradu viņu pie akumulātoru un ierīces apkopa latviski rakstīts. Man tā 11. Jā, redzu. Paldies. Un vēl es piedāvāju, kad jūs, es nezinu, šitā var redzēt, višķiņu var redzēt, es pieļauju, ja? Tur ir arī pie pārvaldīt krātuvi ir, programmas. Un vajadzētu uzspiest tieši uz pašām programmām. Un tad mēs redzam, cik tieši kura programma aizņem vietas arī pie izmantotajām. Ne tikai pie neizlietotajām vai neizmantotajām programmām, bet ir arī programmas, kuras mēs reāli lietojam un reāli cik viņas aizņem vietas. Programmas, kuras mēs ikdienā lietojam un kuras ir vajadzīgas. Tā, atinstalēju 8 programmas, 3, vismaz 7, 2, 8 atinstalēju. Ko nozīmē lietotnes dati? Tā ir informācija vienkārši par lietotni arī, cik viņa droši vien aizņem, un kaut kāda tāda informācija. Bet tas, ko es gribu piedāvāt, paskatāmies pie programmām, ir cik viņa aizņem vietas. Kas jums aizņem visvairāk gigabaitus? Kuras programmas un cik? Uzrakstiet, man lūdzu, kuras programmas no lielākajām aizņem visvairāk vietas. Tieši gigabaitus. Megabaitus varbūt, ka nav tik būtiski, bet ja ir gigabaiti un ja ir tur, es nezinu, varbūt tur 1, 2, 10 un varbūt kādām vēl vairāk, tad kuras programmas aizņem cik gigabaitus? WhatsApp 17, Facebooks 1 gigabaits, SmartThings. Tāda vēlreiz par tām, tikai nelietotās programmas, tad vajag iziet atpakaļ pie, Kristīna, tev bija vecāka versija, ja? Pie nelietotajām programmām, man piemēram, ir tāds lietojuma programmas atsevišķi, kur ir vienkārši visas programmas, ja? Tā, tas ir, te lietojuma programmas. Spotify, tā, tūlītās, jā, lietojuma programmas. Mēģinam atrast kaut kādu līdzīgu šito te tā Spotify 3 programmas, Outlooks. Outlookā es vēl nebiju. Droši vien kaut kāda avansīta dokumenti, jā, viss kaut kas ir. WhatsApps, jā, WhatsApps droši vien, ka visiem kaut ko aizņem. Spotifyā vajadzēs noteikti ieiet, jo Spotifyā tas nozīmē, ka tev noteikti ir kaut kādi saglabātie telefonā, kaut kādi, nezinu, droši vien, kad raidieraksti vai es nezinu, kaut kāda mūzika, kas ir saglabāta pašā telefonā, ar domu, ka tu to visu klausies, ka tev nav interneta, bet to visu tad arī paskatīsimies, izdzēsīsim. WhatsApp 5 gigabaiti, Facebooks 1 gigabaiti. Ir kādam, kur, es nezinu, Instagrams, piemēram, aizņem, jo mans Instagrams aizņēma sākotnēji 10 gigabaitus. Un es tur domāju, kā viņu dabūt mazāku, un es atradu, ka, piemēram, šobrīd man jau ir zem gigabaita, ja, no 10 es dabūju uz megabaitiem, bet to visu es pastāstīšu, ko es dabūju tā. Ok, labi. Kā izrādās, Telegramā 4 gigabaiti, Spotifyā 2,9, Instagrams 1, viss ir tikai MG. Katrīna, viss forši. MG vēl ir ok, vēl ir viss ok. Tā. Jā, labi. Tātad galvenais jau mēs saprast, kas aizņem visvairāk. Un tad mēs šajās programmās arī mēģinam darboties, ja, ko mēs saprotam. Tātad, labi, man te nākošais bija duplikāti, jo duplikāti ir tepat blakus pie krātuves. Izejam bišķiņu atpakaļ no šitā visa. Un paskatāmies, lūdzu, vai te patās pie tās krātuves, tajos pašos settingos jums ir, man šeit ir failu duplikāti un iespēja notīrīt. Jums tur patās kaut kur bišķi zemāk arī vajadzētu būt duplikātiem. Un ja viņi tādi ir, tad vajadzētu viņos tagad ieiet iekšā un
mēģināt izdzēst to, kas ir saklājies dubultā, kas jums te droši vien, ka galīgi nav vajadzīgs. Attēlos. Var iezīmēt vienu daļu, kas automātiski izdzēšās. Nu, izdzēšam dublikātus. Tā ir šāds 11. versijā neatrod labu. Nav dublikāti. Starp citu, varbūt arī, ka nav dublikāti. Tas ir konti un dublēšana. Nē, tas nav konti un dublēšana. Dublikāti nav tas pats, kas dublēšana, jo dublēšana ir rezerves kopijas veidošana. Tas točna nav. Dublikāti ir tad, ja tev vienā ierīcē 2 vai vairāk vienādi faili. Viņiem nav jābūt vienā ierīcē. Ja izdzēsīs, nekas nepazudīs. Ja izdzēsīs, tad viena no tām 2 vienādajām versijām pazudīs, un tev viņu arī reāli nevajag. 14 neatrod. Tā, ok, pagaidzi paskatīšamies to lietās. Tas ir pie pārvaldīt krātuvi, tad ir, kas tur ir visi attēli, dokumenti, bla, 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 un tad ir tāds gaišs pelēks loks, un viņš sākumā piedāvā, principā, iegūstiet tur, nezinu, vietu, dzēšot vecos attēlus no kameras, un tad vienkārši jāiet uz priekšu, viņš piedāvā ne tagad vai pārskatīt vecos failus, un tad vienā brīdī viņš piedāvā arī dublikātus. Viņš visu kaut ko tur piedāvā. Es nezinu, pirms atkritnes un nelietotās programmas. Solvit, super, atrada. Agnes, paldies tev, ka izskaidroji. Tā, es ceru, ka jūs atradāt, ja? Bet tad dzēšam uzreiz vienkārši. Mums arī laukā. Gan foto, gan video. Var redzēt, ka viņi ir reāli vienādi, ja? Un tas viss aizņem to vietu. Tātad iezīmējam pa vienam, viņi ir identiski vienādi. Ja? Jums nevajag 2 identiskus vienādus failus vienā ierīcē. Jo starp dublikātiem un to dublēšanu ir ļoti būtiska atšķirība tāda, ka dublikāti ir kaut kādā vienā vietā 2, viņi var nebūt vienā, viņi var būt 2 dažādās mapītēs, bet viņi jums ir vienā telefonā. Ar dublēšanu turpretī, ka jums ir, teiksim, savā telefonā un mākonī. Un tas nozīmē, tā dublēšana jums ir reāli drošībai. Jums viņa ir vajadzīga drošībai. Tātad, ja ar ierīci kaut kas notiek, tad visas fotogrāfijas glabājas, pieņemsim mākonī. Tad jūs visu to varat atgūt no mākoņa. Bet dublikāti ir reāli kaut kas, kas vienkārši aizņem vietu, taisa bardaku, un ja ar ierīci kaut kas notiek, tad pazūd abi 2 dublikāti, un jēga nekāda nav. Ja, tātad atveras dublikāti. Ok, ejam tālāk uz nākošo. Lielie video. Lielie video tātad ir tie, kas mums arī aizņem bezgalā daudz vietas. Un te patās, tātad vai nu pie šīs pašas ierīces apkopes tuliņās. Man tepat pie tās krātuvas un pie tīrīšanas bija lielie faili vai video. Meklējam tagad iekšā tos lielos failus pie krātuvas. Jo viņi te tur safiltrēsies baigi smuki baigi smuki safiltrēsies tā. Lielie faili. Jums pie pārvaldīt krātuvas 14. Androidā pašā apakšā lielie faili. Ja? Varam vaļā un skatāmies pēc lieluma, kas ir lielākie faili telefonā. Tā, atrada 120 dublikātus. Super, Ines, dzēs viņus laukā, viņus točna nevajag. Vai pakomentēs lūdzu nevēlamos failus? Nevēlamie faili, tā tad ir kaut kādā kešatmiņa viņa saucās. Tas ir tad, ja tu, nezinu, pārskati kaut kādas programmas. Un kešatmiņa ir tā, ko telefons visu kaut ko saglabā. Viņš saglabā ar domu, ka tad nākošais, kad tu atvērsi, tev jau tas viss būs ātrāk. Tev jau tur bišķi kaut kas būs jau bijis, un internetam nevajadzēs tik ilgi vairs viņus ielādēt, ja? Vai, teiksim, tādas lietas, kad tie nav nevēlamie faili, noteikti nav bildes vai video vai kaut kas tāds. Tas ir kaut kas fonā absolūti, ko tu noteikti pat nezini, ka tas kaut kur glabājās. Un tie ir kaut kādi fona saglabātie failiņi, ko telefons it kā tavai labsajūtai, lai tev citās reizītēs būs kaut ko vieglāk, ātrāk atvērt, viņš kaut ko fonā visu laiku glabā. To mēs reāli neizmantojam parasti.
Ja, tā kā, nu, tu vari ieiet tajos nevēlamajos failos, paskatīties iekšā, ja tu baidies tā uzreiz, bet parasti viņus, nu, lielākoties tā kaut kāda kešatmiņa, kas arī ir jātīra un jādzēš ārā. Tā, pastāstiet lūdzu, kas jums ir ar lielajiem failiem, ar lielajiem video? Cik aizņem lielākie video? Cik jums aizņem lielie video? Tie ir gigabaiti, un ja tie ir gigabaiti, tad cik? 10 gigabaiti, 212, 202 megabaiti, nu ok, tas nav tik daudz, 32 gigabaiti, kopā 8, bet paskatāmies pa vienam konkrētam, ja, pa vienam konkrētam failam, vai tie konkrētie faili, kas aizņem to lielo krātuvi, nu vai viņi ir vajadzīgi? Jo, nu, bieži vien, zinām, mēs jau visu kaut ko izdarām, un tad mēs pēc tam jau aizmirstam par to failu. Lielākais 849 megabaiti arī ir gandrīz gigabaits, ja? Vienā gigabaitā ir 1000 megabaiti. Nu, tas gigabaits īstenībā ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, jo, skaties, nu ja tev ir 100 gigabaiti tur kaut kāda krātuve, tad tu, nu, labi, 100 video tu vari tādus saglabāt, nu, it kā var jau, bet realitātē, nu, tas ir daudz. Un sevišķi tas ir daudz tajā brīdī, ka jums vajadzēs pārkopēt, lejupielādēt no mākoņa un tā tālāk. Tas būs ļoti, ļoti ilgi. Ja vien ir iespējams tos lielākos video dzēšanu laukā, ja uzspiež uz video bildītes, var apskatīties. Nu, varbūt kā kuram, ja? Par to video paskatīšanos. Varbūt kādam var paskatīties, kādam nevar paskatīties, nezinu īsti. Spotify. Kaut kas man rakstīja, ka bija arī Spotify aizņēma daudz vietas, ja? Tad Spotify manā telefonā nav Spotify, es nevarēšu pašu savu telefonu parādīt, bet idejas, ka kam ir Spotify, ejam iekšā Spotifyā, spiežam tālāk uz profila bildes, tad būs iestatījumi un privātums, krātuve un noņemt visas lejupielādes. Šādi tas viss izskatās, noņemt lejupielādes un notīrīt kešatmiņu. Kešatmiņu jūs noteikti varat notīrīt, tas vispār neko jums tur neietekmēs, bet ar lejupielādēm ir tā, ka tur arī, nu, vajag paskatīties, vai jums tās lejupielādes reāli vajag vai nevajag. Jo iespējams, ka jūs kaut ko esat noklausījušies un pēc tam tas vienkārši tur ir saglabājies un aizņem atmiņu. Vai arī, un otrs, ja ir internets, tad, nu faktiski tās lejupielādes, es nezinu, ja jūs braucat uz laukiem un jūs zinat, ka jums nebūs internetu un gribēsies kaut ko klausīties, nu tad var lejupielādēt, bet pretējā gadījumā pie mūsu bezlimita interneta, nu, lielākoties tās lejupielādes nemaz īsti nav vajadzīgas. Bet jūs varat man oponēt, protams, ka varbūt man nav taisnība. Tā, ja es 8 gigabaitus izdzēsu līdzi, super, nu brīnišķīgi. Bet tad mēs ejam tālāk pie dažādiem failiem. Izejam laukā no šiem visiem iestatījumiem un mēģinam atrast failus. Mani faili mapīti tādi, oranžīgi parasti mums viņi ir, ja? Oranžīgi mapīti mēģinam atrast. Jo tur arī mēdz kaut kas paslēpties. Bet bišķi paskatāmies arī, vai gadījumā nav ieslēpies kāds gigabaitīgs fails, ja? Tātad pie failiem ir tāda sadaļa kā pārlūkot un ir tāda sadaļa kā nesenie, ja? Pie nesenajiem ir līdzīgi, kā mēs skatāmies visu kopā pēc tā, kas ir pēdējais, tur kaut kas uzņemts, ja? Un pārlūkot atkal ir, mēs te varam skatīties tālrunī iekšā, tur pa mapītēm un tādas lietas. Bet tā, ņemam pārlūkot, tuliņās, es atvēršu arī savā šajā visā, pagaidu tuliņās. Tā, pie maniem failiem, ja mēs ņemam Android 14, tad es piedāvāju paņemt dokumentu sadaļu. Šeit man parādās tādi dokumenti, un jums varbūt ir, arī ir dokumenti, gan jau ka ir, ja? Un tur opcija kārtot pēc lieluma. Ir jums tāda dokumentiem kārtot pēc lieluma? Kārtot pēc lieluma, man šeit arī ir kārtot pēc lieluma.
Un paskatāmies, vai te nav kaut kāds, kas arī aizņem kādu gigabaitu. Nu, vai daudzus 100 megabaitus vismaz, ja? Un varbūt ir kaut kas, kas nav vajadzīgs. Jo viss, kas kārtot pēc lieluma, nu, man arī būtu viss kaut kas jāpadzēš, ja? Kā mēs viņu iezīmēsim? Iezīmēt droši vien, ka vajag pieturot, ja? Un atzīmējot konkrēti, ko mēs gribam izdarīt un izdzēst. Čiks. Tā. Labi, pastamies, vai ir lielie faili. Meklēju vēl failu mapi. Zini, kā tu vari paņemt, kad tu paņem visas programmas, ir vienkārši meklēt. Kad tu vienkārši atver programmu, pārlūks, visas programmas ir augšā podziņa meklēt, un tad tu ievadi mani vai ievadi failu. Un viņš tev parādīs to oranžo mapīti. Līva. Neatrodu kārtot pēc lieluma, ja es atradu. Katrīna, kārtot pēc lieluma. Kurš bija tev Androids, Katrīna? 14. Man šajā 14. vispār neviena dokumenta nav, tāpēc man viņš arī nepiedāvā kārtot baigi pēc lieluma. Kā ir pārējiem visiem 14. Jūs varat savus dokumentus sakārtot? Pēc lieluma. Ir. Yes. Īpaši te ilgi neaizkavējam, bet var sakārtot, ja? 14. nozīmē Android versiju, ko mēs pašā sākumā paskatījāmies. Augšā bultiņa, man var. Ja? Nu, tā tad idejiski var. Tā tad var, jā. Super, 14. Androidam var arī pēc lieluma sakārtot. Nu, tā arī paskatāmies, kas ir kaut kādas, nu, šitien arī vienmēr no kaut kurienes saglabājam, kaut kādas dokumentus aizmirstam, vispār nav nejausmas, kas tur atrodās, to visu var patīrīt. Ar bultiņu, paldies. Jā. Ja sanāk, izdzēšam uzreiz bišķi tos dokumentus laukā, ja? Tāda jau tā doma, ka mēs to daram tagad uzreiz uz vietas. Kas mums bija nākošais paredzēts? WhatsApps, my gosh. Nē, zin kā, pirms WhatsAppa ieejam vēl turpatās, kur mēs jau esam, tajā pašā krātuvē, ja? Man ir tātad pie failiem. Tas bija tajos failos, ja? Tātad rīsentos failos, kur bija šie paši dokumenti. Laukā no dokumentiem izejot, ir atkritne. Jums ir atkritne? Lūdzu, šeit paskatāmies. Kas man šitajā telefonā ir? Man šeit ir kā nesen izdzēstie. Bet 14. Androidā ir utilītes un tad ir atkritne. Un tad arī šo atkritni paņemam un iztīram, davai? Vienkārši uzreiz. Tas ir tas, kas ir izdzēsts, kas atkritnē parasti glabājas 30 dienas, un pēc 30 dienām viņš automātiski dzēšas. Tas ir domāts, ja tu kaut ko nejauši izdzēst, tad tu viņu vari atjaunot. Bet, ja tur viss ir izdzēsts tā kā ar nolūku, tad, principā, forši, nesen dzēstie, ja ir atkritne, ik pa laikam izdzēšu, forši. Vienkārši iztīram to atkritni. Un to mēs varam izdarīt, kur man šitie nesen dzēstie. Tad pie izkastītes notīrīt visus failus, un tā 14. Androidā ir 3 punktiņi pašā augšpusītē un poga iztukšot. Un dzēst. Ja? Beigi viegli. Tā, labi. Būs 5 minūtes līdz prezentācijas beigām. Mums vēl WhatsApps priekšā. Nu taču skreida, steidzam tālāk. Labi. Steidzam tālāk pie WhatsApp, kas aizņem mums ļoti, ļoti daudz vietas. Tātad, ņemam pašu WhatsApp. Varam vaļā. Agnesīte. Čau, Agnesīte. Man tu esi jau pievienojies, es tev redzu. Ņemam 3 punktiņus augšā un iestatījumus. Ja? Lūdzu, ņemam 3 punktiņus un iestatījumus, un tad čats sarakstes. Ņemam sarakstes. Un pats pirmais mēs izslēdzam multividas redzamību šo pogu, ja jums viņa ir. Tas nozīmē to, ka visu, ko tu WhatsAppā saņem, viss tev saglabājas telefona galerijā. Nu, tas noteikti nav vajadzīgs.
Tāpēc es domāju, ka gan jau, ka daudz no jums ir izslēguši to multivīdas redzamību, bet ja nav, tad tas vajadzētu izdarīt. Izslēgta maleči. Jo tādā gadījumā, nu, tad vienkārši iedomājies, ja jūs esat kaut kādās sarakstēs, kur kāds kaut ko sūta vēl fonā, es nezinu, kaut kādās grupās, tur, cik tu dārziņu bērnu bildes vai, es nezinu, puķu bildes vai vēl kaut ko citu, un tu pat neesi īsti paskatījusies, kas tā pa bildi, un tad tu atver savu telefonu galeriju, vai jēziņ, kas tas tāds, ja? Visticamāk, tas ir kaut kas, kas automātiski saglabājas no WhatsApp jūsu galerijā. Beidzot atslēdza, pati nevarēja atrast, nu ļoti labi, ja? Šitas ir pats svarīgākais, kas, nu, obligāti ir jāizdzēš mums. Urā, viena problēma atrisināt, ļoti labi. Tālāk, pie sarakstēm tas ir pats galvenais, ko mēs izdaram, ja? Jo, starp citu, pēc tam atsevišķās tajās sarakstēs jums ir iespēja mainīt šos, nu, iestatījumus, tos, tā kā, automātiski uzliktos, automātiski nekas nesaglabāsies, piemēram, ja? Bet jūs varat uzlikt, piemēram, no kaut kāda konkrēta cilvēka vai no ģimenes, jums tomēr automātiski saglabājas. To var uzlikt atsevišķai sarakstē automātiski, ja? Bet jāatslēdz tikai konkrētam čatam, bet ne visu. Es iesaku tomēr atslēgt visu, bet pēc tam konkrētam čatam ieslēgt. Nu, var arī otrādāk, visādi var. Tu vari uzlikt, lai automātiski glabājas, un tad konkrētiem atslēgt arī tā var. Nu, specifika katram sava tomēr bišķiņa, ja? Tāpēc izvērtējam savēju, kā jums tomēr vairāk. Lai tajā galerijā ir viss, vai tomēr tas, ko jūs tikai saglabājat vēlami, ja? Jo, ja ir atslēgts, tad atkal ir tā, ka mēs, nezinu, ģimenēs te varētu iet iekšā uz kaut kādu bildi. Kas te mums tajā ģimenē ir? Nē, šo es sūtu, es nezinu. Nu, come on, cik jauka reku bilde kaut kāda atsūtīta. Es te paņemu konkrēti saglabāt, ja? Un tad, ja es to konkrēto bildi saglabāju, tad tā konkrētā bilde būs manā galerijā. Pretējā gadījumā viņa būs tavā WhatsApp krātuvē. Ja tu viņus atvērus un paskatījusies, viņa būs WhatsAppā, bet viņa nebūs galerijā. WhatsAppam ir atsevišķa krātuve, un galerija ir bišķi atsevišķa. Viņas divas dažādas lietas, ja, ko mums vajag ņemt vērā. Ok, tātad. Tālāk mēs ejam atpakaļ pie iestatījumiem un storage data, krātuve un dati. Tepat tās vēram vaļā krātuve un dati. Redzam, ja? Un te viena lieta ir, ko ir vērts pievērst uzmanību. Automātiski multividas lejupielāde. Tātad automātiski nozīmē, ka jums jebkas sūta bildes, un ja jums ir ieslēgti automātiski jebkur, vai nu izmantojot mobīlos datumus, vai Wi-Fi, vai viesabonēšanā, vienalga kur, ja ir ieslēgta tā automātiskā lejupielāde, attēliem, video, dokumentiem, tad neatkarīgi no tā, ka jums būs izslēgts tas, ko mēs izdarījām iepriekšējā solī, ja, kad galerijā nebūs redzams, viņš tik un tā saglabās telefona krātuvē. Un, ja jums šeit ir, tā kā man, piemēram, pilnīgi viss izslēgts automātiski, lai jau pielādējas, tad jebkurš tev atsūta bilde, viņa sākumā ir miglaina. Un tikai tajā brīdī, kad tu uz viņas uzspiedīs virsū, var redzēt, ka viņa leju pielādējas, un tad viņa ir leju pielādēta tavā tālrunī, WhatsApp krātuvē, kas nenozīmē, ka tas ir galerija, ja tā ir WhatsApp krātuve atsevišķā. Un tad to WhatsApp krātuvi mēs redzam šeit pie krātuves un datiem pārvaldīt krātuvi. Varam vaļā pārvaldīt krātuvi. Un tā, te viņš tagad rēķina, cik ir kas aizņemts. Tātad pašu WhatsApp. Skatāmies, cik aizņem WhatsApps gigabaitus. Ja, un tā ir tā WhatsApp krātuve, kas ir atsevišķa. Un, lai iztīrītu WhatsApp krātuvi, te ir katrā čatiņā atsevišķi mēs varam iet iekšā un paskatīties, kas kurā čatā. Viņš starp citu smuki ir sadalīts pēc izmēra, kur aizņem visvairāk vietas, ja? Tad mēs varam iet konkrētā čatiņā un paskatīties, nu, ja jums ir kaut kas, kas jums tur piesārņo to WhatsAppu, tad var izdzēst, man liekas, kā mēs to daram.
kā iezīmējam konkrētas bildes un izdzēšam, ja? Nu, skatāmies, kas mums aizņem to visu barnaku, ja? Bet to WhatsApp krāto, šobrīd es pieļauju, ka mēs viņu visu neizskatīsim, jo mums jau laiks iet uz beigām, bet lūdzu atcerieties šos soļus, ka te mēs skatāmies pa konkrētiem čatiem, un te ir tāda sadaļa lielāks par 5 megabaitiem. Man, piemēram, šeit ir 3 gigabaiti, kurā ir jāiet iekšā. Un šeit būs lielie video. Ja? Un lielie video ir tādi, tu viņus te vari paskatīties. Un droši vien, ka tad izdzēst, vai tev viņus vajag vai nevajag. Ja? Būs kaut kas dublējās. Noteikti tu redzēsi kaut kādas duplikātas, jo te tajā WhatsAppā saglabājas gan, piemēram, ko tu esi saņēmusi, gan ko tu esi sūtījusi, gan kas tev varbūt ir galerijā, gan kas tev varbūt nav galerijā. Kā minimums izdzēšam nevajadzīgos failus. Nu, es jums nesaku, daudz man parasti uzreiz jautā, vai man izdzēsīsies no galerijas vai neizdzēsīsies. Es esmu eksperimentējis visādi. Citi faili izdzēšas no galerijas, citi faili neizdzēšas no galerijas. Tāpēc es nevaru garantēt 100%, vai izdzēsīsies no galerijas vai nē. Man šķiet, ka tas ir atkarīgs no tā, vai tev viņi bija automātiski saglabājusies galerijā, vai tu esi viņu manuāli saglabājis. Ja? Tā kā, ja ir manuāli saglabājis, tad man viņš neizdzēsās, ja bija automātiski, tad viņš izdzēsās. Bet par to es tev 100% nevaru pateikt. Ja? Tāpēc vismaz izdzēšam to, kas ir, to, ko jūs vienkārši redzat, ko nevajag. Ja? Tad lai sirds mierīga, ka jūs neizdzēšat neko lieku. Viss dubultā. Jā, viss dubultā ir tad, ja tu esi tur saņēmusi vai sūtījusi vairāk. To dubultīgo toču nevar izdzēst laukā, ja? Jo tas tiešām aizņem telefonu krātumu. WhatsApp krātuvē esošies foto, atverot datoru un telefonu. Tā pagad. Neredz, kas rakstīts. WhatsApp krātuvē esošās fotogrāfijas, atverot datorā telefonu, lai parkopētu bildes neparādās. Man tā bija, tā ir, ja es kaut ko neprotu atrast. O, jā, tur ir baigi slepenais ceļš. Baigi slepenais ceļš, lai tu atrastu to WhatsApp krātuvu. Jums interesē viņš šobrīd vēl parādīt? Jo mēs jau šobrīd ejam pāri laikam, es varu parādīt, bet varu arī nerādīt. Vienkārši es tīrīju telefonu un tā kā caur datoru atverot, saliku visas bildes uz datoru. Un es tagad ieeju pa jaunu telefonā, man telefonā joprojām rādās, ka viņš ir pilns, un tad es vienkārši atklāju, ka tās WhatsApp bildes, viņas man neparādās datorā. Un tad man vajadzēja atsevišķi WhatsApp bildes pārlādēt uz galeriju. Oi, nē, jā, zini kā, tāpēc, ka tur tās WhatsApp bildes datorā ir ļoti ieslēgtas dziļi. Davai tad es varbūt ātri parādīšu, varbūt vēl kādam tomēr nodar, ja? Tā, es eju iekšā savā telefonā, iekšējā atmiņā. Tā, paņemsim skatu kaut kādu bišķi savādāku. Tā, un te ir jāiet WhatsApp vai, manā gadījumā man ir WhatsApp biznesa, bet jums droši vien ir vienkārši WhatsApps. Un tad man bija tā, es vairs pat neatceros no galvas mēdīja. Un šeit pie WhatsApp images viens variants, te gan ir imagi, gan video, gan viss kaut kas. Bet šeit var arī neparādīties, kā piemēram man neparādās. Un pie private, starp citu, arī var būt, pie private var būt tas, kas ir saglabājies automātiski, ko tu pats ko tu tā kā apzināti neglabā, bet kas ir tur saglabājies tomēr vienalga telefonā. Bet ja neparādās šādi pie medija, tad ir tas otrs ceļš, tas slēptais ceļš, kurš bija, man atcerēties, šķiet, ka pie Android medija WhatsApp, WhatsApp. Kur mums bija tas WhatsApps? Zin kā, es uzrakstīšu. Mēs jums visiem uzrakstīšu par to WhatsApp, jo tur... Jā, paldies, jā. Es godīgi sakot, tieši tas bija tik sarežģītāk krāto. Man viņa kaut kādās instrukcijās ir pierakstīta, bet es pat redzi neatceros vairs no galvas. Paldies. Tā. Telefonu pie datora var pieslēgt tikai ar vadu. Principā, jā. Droši vien caur kaut kādu Wi-Fi arī kaut ko, bet, parasti jau caur vadu, jā. Ar kādu domu tu to jautā? Tā, labi. Par WhatsApp mēs sapratām, ja? Vajag vēl konkrētāk ieiet iekšās
Pie tam tikai oriģināli. Nav tā, ka tikai ar oriģinālo vadu, bet daži vadi neoriģinālai tiešām neļauj pārkopēt kaut kādas bildes, bet nav obligāti, ka tikai ar oriģinālu. Parasti, protams, ar vadu, bet ne visi vadi darījumi. Ok, un tad, es nezinu, es laikam neiešu konkrētāk. Tad galvenais paši lūdzu atcerieties pie WhatsAppā tās krātuves un datus, pārvaldīt krātuvi, vai nu skatāmies visu pa tām sarakstēm, vai nu visus to pa lielajiem, ja? Jā, čakiņš, kas mums te rakstīts. Neoriģināli neko neparādīja. Nu jā, var tā gadīties, jā. Ir kaut kāda atsevišķa vada, kas nestrādā. No WhatsAppā, protams, ka mēs vēl katram šitam te varam iet atsevišķi, piemēram, ja es visam esmu atslēgus leju pielādi, tad es varu, piemēram, ģimenes čatā es ieju iekšā un šeit pie, nezinu, viens ir, ka grupas multividas, bet šeit bija man vairāk. Nē, kur tas man bija? Grupas multividas. Arī tas nebija, kur tas bija šeit, uzspiežot. Jā, uzspiežot uz konkrētās multividas, tad šeit mēs varam pie multividas redzamības ieiet un noklusējums ir, ka nesaglabā galerijā, ja, bet teiksim, vai rādīt ierīces galerijā multivida, kas saglabāta no šīs saraksts, es varu atsevišķi uzlikt, lai ģimenei rāda man galerijā, ja. Vai arī, ja jums ir oriģināli uzlikts, kad rāda visu, tad konkrētam čatam var uzlikt, lai nerāda, ja, bet pārsvarā visam būs tad tas noklusējums. Nu jā, multividas redzamība bija. Un tāpat tās arī par paziņojumiem atsevišķām grupām var atslēgt paziņojumus, lai nebūtu tā, ka kaut kas jums traucē. Tā, es domāju, ka mēs ar šo WhatsApp šobrīd arī beidzam. Paskatīsimies ātri, kas mums vēl tur ir. Tā čatiņš. Tā, to par Telegram pateiks par Google Takeout. Yes, jā, lūdzu. Un starp citu par Telegramu, kas izmanto un kam bija Telegrams daudz aizņem vietas, tad ir tieši tas pats īstenībā, ja? Telegramā mēs varam ieiet ātri pašā Telegrama aplikācijā. Un tā, tur ir mums arī settingi. Telegramā settingos ejam iekšā. Mēģināt līdzi man vēl tikt, kā tās bildes no WhatsApp dabūt galerijā. Agnesīte, tur iepriekš rādīja, tu gribi tās, jo ja visas nesaglabājas, tad tu konkrēto bildi, ko tu gribi dabūt no WhatsApp galerijā, tad uzspie 3 punktiņus, un tur ir opcija konkrētai bildē saglabāt, un tad viņi saglabājas galerijā, ja? Es ceru, ka es tev atbildēju. Tāda, labi, devai mēģinam ātri to Telegramu. Ja? Jūs sekojat līdzi, iegājāt Telegrama iestatījumos. Ja? Mēs atveram pašu Telegramu, tad ir 3 punktiņi un settings. Un tajos tad settings data un storage. Data un storage ir tas pats. Pie data usage jūs varat neskatīties. Tas ir tā kā datu, tā kā internetu, cik ir iztērēts internets, tīpa tā, ja. Bet galvenais mums ir storage usage. Kas tam man bija apakšā? Jā, storage usage. Tieši atmiņa aizņemtā. Un te mēs varam redzēt telegrams, cik aizņem video, cik dokumenti, cik tur fotogrāfijas. Un tad viens, ko uzreiz var izdarīt, ir kešatmiņu iztīrīt. Tā, točni nav vajadzīgi, vienkārši to kešatmiņu droši tīram laukā. Mazliet kaut kas iztīrās, ja? Tā, storage cleared. Thank you. Tā, ok. Pagaidi. Un tāda. Tā, tuliņās. Storage cleared local database. Kur man paliek šis te? Tagad viņš iztīrīja. Maksimums, ka šis private channels. Outer move. Cache nebija private channels. Nevar. Pagājis iztīrīja cache atmiņu, man tagad pazuda tas, kas te bija apakšā. Ja mēs neiztīrījām, jo īstenībā tad bišķiņu uz apakšu ejot, man iepriekš parādies, vai arī vienkārši vairs nav, nezinu. Tā.
Un to tieši mēdīju, tur bija. Save to gallery arī ir vēl tas pats. Bet nezinu, varbūt, ka jums te var parādās vēl arī pie šitiem te storage, ka es te braucu uz leju, te vēl bija visi sādi atsevišķas sarakstis, no kurām ir saglabāti visādi dati. Tad ar to kešatmiņu viņš mums arī kaut kas man pazud, iztīrot tāpat kā tev. Jā, jo tas ir tas, ko tu esi paskatījusies, bet tu neesi speciāli arī saglabājusi, kas tev nav vajadzīgs, jo jebkas, ko mēs paskatāmies, viņš visu laiku kaut kur saglabājas, un tad tā kešatmiņa te arī var uzlikt kaut kādu izmēru, līdz cik ilgam viņš tev glabās tos visus datus. Reāli tu viņus tur tā kā neesi gribējis nemazām. Un šodien patās Automatic Media Download ir tieši tas pats, kas WhatsAppā. Vai tu gribi, lai automātiski saglabājas pilnīgi visi dati tavā telefonā, vai tomēr nē, ja? Es tomēr piedāvāju, ka mēs izslēdzam automātisko un ka mēs saglabājam visu manuāli. Save to gallery arī. Vai tu gribi, lai telefona galerijā viss no Telegrama saglabājas uzreiz, vai tikai to, ko tu pats saglabā? Tieši tas pats, kas WhatsAppā īstenībā, ja? Iztērījās 4 gigabaiti kešatmiņā. Superīgi, lieliski. Ja? Tātad WhatsApps, Telegrams ļoti līdzīgi abi divi. Ko mēs te vēl varam izdarīt? Tā, kas mums te vēl ātrumā bija? Par Instagramu, Jeziņa. Es šitam te iekupāju vienu tekstu, ja kādam interesē, var palasīt, bet es neņemos garantēt, ka tas 100% tiešām tā ir. Bet tas, ko es vienā mājaslapā atradu, kāpēc Instagrams dažkārt aizņem tik daudz vietas, bija teksts, ka jebkas, ko tu paskaties internetā, Instagramā, viss tev tur saglabājas. Ne jau telefona galerijā, bet Instagram atmiņā. Un tā Instagram atmiņa atrodas uz tavu telefonu. Ja, un tāpēc varbūt, kad Instagrams jau aizņem gigabaitus daudzus vai 10 gigabaitus atmiņas, ja, tad jebkas, ko mēs arī šeit vienā rakstīts, ka tu aplaudo, tā kā augšuplādē bildi vai video uz Instagramu, un sevišķi, ja tā bilde ir labā kvalitātē, tad viņš arī kaut kādā slepenajā krātuvē to visu saglabā. Tu to nekur neredzi, bet viņš tur glabājas. Un tad mēs skatāmies, ka tās programmas, tā skaitā Instagrams un daudzas citas, vienkārši kļūst ar vien lielāks, un ko to visu darīt, nav skaidrs. Ja? Bet tas, ko es piedāvāju, ir, ka šīs sociālās tīkli, Instagrams, TikToks, CapCuts, kādam varbūt tur, es nezinu, captions, ja izmantot tos tekstus kaut kādus automātiskos, ja, Facebooks, ka viņi tajā brīdī, ja tu redzi tajā krātuvē, ka viņš tev aizņem šausmīgi daudz vietas, viens ir tas, ka šie video, kuros, ja mēs veidojam saturu, tad, vismaz man ir tā, ka es saveidoju to saturu un es saglabāju sagatavus tos draftus, jo, ja viņu vajadzēs, ja nākošais neizdosies un tā tālāk, un tad tie drafti, tās neieliktās visas Instagramā, piemēram, bildes vai neieliktie video, viņi tur stāv visu un aizņem vietu. Viņš neaizņem neko citu kā tava telefona atmiņa. Ja? Tāpēc viens ir tas, ka, ja ir lielākas bailes, tad, ja tu izmanto kaut kādu satura veidošanas platformu, kaut kādas video rediģēšanas, visur, kur mēs esam sākuši rediģēt, un visur, kur tu redzi, kur ir kaut kādi tās sagataves iesāktās, kuras tur stāv, visas sagataves aizņem vietu. Un, ja tas ir video, un parasti tas ir video, tad viņi aizņem ļoti daudz vietas. Un tad līdz ar to viens variants, ka tu ej iekšā šajās programmās, kurās tu taisi saturu, un ka tu paskaties, vai tur ir tās sagataves, un vienkārši izdzēs viņas laukā, un tam vajadzētu atbrīvot vietu. Bet otrs daudz efektīvāks ir, ka tu atinstalē šo aplikāciju un uzinstalē pa jaunu. Un tad viņš saglabā tiešām, jo tā kā vienkārši kešatmiņu iztīrīt, es mēģināju, viņš tur piedāvā kešatmiņu iztīrīt tur, 100 megabaitus, ja? Bet tas ir nieks pret tiem 10 gigabaitiem. Un tāpēc tā kešatmiņas atmiņas tīrīšana bija diezgan neefektīva. Un tas, kas bija efektīvi, es to aplikāciju atinstalēju, uzinstalēju pa jaunu, viņš man prasa pa jaunu ielogoties,
nu, kas ir ok, paroli tev ir jāatcerās. Un tas, ka faktiski tur tiek izdzēsti tās sagatavas, tas ir drafti, ja? Bet no otras puses, es Instagramā un šitādās programmās es eju no datora, no 3 telefoniem, un es viņos visos varu darboties vienādi. Viņos visos ir viens un tas pats saturs, tie paši sekotāji, viss tas pats. Vienīgā atšķirība, ko es patiešām redzēju, ir tie drafti, jeb tās sagatavas. Ja? Kad, ja es vienā telefonā sāku taisīt kaut kādu saturu, es nevaru ieiet otrā telefonā un viņu turpināt, jo viņš tajā telefonā neglabājas. Bet, ja jums tas viss nav svarīgi, tad atinstalējam, pārinstalējam visas šīs milzīgās aplikācijas un jūs ietaupīsiet droši vien, ka arī daudzus gigabaitus atmiņas. Tas ir tas, ko es ļoti iesaku. Nu kā? Principā tas lielais darbs ir padarīts. Es piedāvāju paskatīties vēlreiz krātuvē, ja jūs atceraties un ja jums ir pierakstīts, cik tad īsti bija pirms tā krātuve un cik pēc. Jo es te redzēju čatiņā, kad dažiem tiešām izdevās kaut kādus gigabaitus atbrīvot. Padalieties krātuves. Ejam vēlreiz tūlīt atbildēšu šo jautājumu. Vēlreiz tātad pie krātuves iestatījumos, kā jums izdevās, cik gigabaitus atbrīvot, uzrakstiet man čatiņā, ja? Un tikmēr es atbildēšu, Katrīna, vai esat izmantojuši Google One failu glabāšanai. Par Google One es pastāstīšu, ka Google One ir, viņā nevar glabāt failus, tas ir plāns, maksas plāns. Google, ja tu lieto, ja tu maksā par Google, tad tas Google One ir vietiņa, kurā tu maksā par Google krātuvi, kurā tu ieies Google One, tur tu redzēsi, ka tāda tev krātuvi ir, tu viņu vari saglabāt vairāk, viņi ir sadalīti starp Gmailu, starp fotos un starp Google Drive. Ja? Tas viss ir apkopots Google One. Tā nav tāda viena konkrēta krātuve, kurā glabājas bildes. Jo bildes glabājas Google Fotos pārsvarā, ja? Nevis Google One. Tā, nu labi, kas jums izdevās? Tātad atbrīvoja 5 gigabaitus, 91 bija izmantots 75 palika, bet tas tikai ātrumā, stipri nepārskatot lielos failus un video, piekrītu, jā, no 99, 91. Nu jā, protams, ka lekcijas laikā mēs nevaram visus video pārskatīt, bet es ceru, ka jūs esat iedvesmojušies paskatīties tos video tagad pēc nodarbības, ja ir laiciņš, un tiešām patīrīt tos lielos failus. Es domāju, ka jūs vēl dabūsiet vēl tikpat daudz, ja? Nu, parakstiet man čatā, vai kā jums tur sanāca, ja, kaut ko ar to visu atbrīvošanu un kā bija. Un tad es ātrumā vēl pastāstīšu par vispār digitālo labbūtību, jo šodien mēs paskatījāmies tikai par bildēm, kur viņas glabāt. Mēs pat neskatījāmies ar bilžu mapītes un albumus, kā to visu darīt. Jūs redzat, mēs jau esam 2 stundās, ja, bet tas bija vairāk par bildēm globāli, kad viņām ir jābūt rezerves kopijai. Bet telefonā mums ir daudz kas cits, ja, vēl traucējuši paziņojumi, ekrāns, ko var sakārtot, logrīki, piezīmes, ekrāna šāviņi, Instagramā tur nežēlīgi daudz, un tad tev vēl pa nakti varbūt kaut kas atnāk, ja. Principā, ja jums patika un noderēja šī nodarbība, tad es organizēju jau 7. augustā nodarbību par visām citām tēmām, ko mums šodien nesanāca iekļaut, ja, tā arī par bilžu mapītēm un visām šitām lietām. Pagaidām vēl nekur nevar pieteikties, bet uztaisīšu atsevišķu. Es domāju, ka mums labi sanāca iet tajās krātuvēs, un mēs tieši tāpatās, kā mēs tagad ejam iekšā uzreiz tajās krātuvēs, mēs paskatīsimies arī visu šo, kas man te ir uzrakstīts, gan paziņojumus, gan ekrānus, logrīgas, piezīmes, screenshotus, bildes, naktsmierus, atsekošanu un tādas lietas. Es nezinu, cik ātri to var izdarīt, bet es ceru, ka arī ļoti operatīvi un ātri, ja. Tā kā pasakojiet līdzi, uzrakstīšu kaut kādā informācija, kad jau būs konkrēti pieejams un varēs pieteikt. Beidzot, bildes varēšu no telefona iztīrīt, ļoti daudz labu uzzināju par WhatsApp un Telegram tīrīšanu. Bija noderīgi, jāķers laimītiem pie lietas, ja. Un vēl šā visa sakarā, ja, tad es vēl pastāstīšu ātri, kad par fotoarhīvu man vismīļāko tēmu. Yes, jā, Aina. Par vismīļāko man tēmu, kad
praktiski vienreiz gadā es arī piedāvāju sakārtot arī to digitālo krātuvi, to arhīvu, kas ir 20 gadiem savākts kopā. Un tad mēs to visu vācam kopā, dzēšam ar programmām dublikātus, kārtojam pa mēnešiem, veidojam rezerves kopiju. Ja? Un tas ir tāds bišķi lielāks pasākums, ja vienā nodarbībā to nevar izdarīt, bet es to varu izdarīt 2-3 dienās, ja mani bērni netraucē. Viņi tiešām 8 stundas var strādāt no vietas, ja? Bet faktiski mēs to sāksim 14. vai bišķi vēlāk augustā. Un aptuveni 2 mēnešu laikā tā lēnām mierīgā tempā, bet tomēr pievēršot tam visu uzmanību un sakārtojot tās bildes, lai tās bildes, kas pirms 10 gadiem ir uzņemtas, arī ir drošībā, lai viņas nepazūd kaut kādos vecos tur, nezinu, kompaktdiskos, ja? Kurus vairs nekur nevar pat ieslēgt. Jā, un vai šim var pieteikties fotoorganizēšanai? Jā, es šodien jau esmu uztaisījusi pieteikšanās formiņu. Šitā te, ja jūs varat noskanēt šo svītru kodiņu, faktiski dats.šķirmanta.com mājaslapā, ja jūs iesiet, tad tur arī var pieteikties, ja, un tur arī cena, bet nav jāmaksā uzreiz, pagaidām mēs tur vācam grupu, skatāmies, un tad tas viss būs, ja. Tā kā par fotoarhīvu kārtošanu. Redz, 2 stundas. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad lūdzu rakstiet komentāros vai slēdziet mikrofonu, var droši uzreiz pajautāt. Un ja jūs man varat, lūdzu, noskanēt šo svītru kodu un uzrakstiet kaut ko bišķi vairāk, paldies, ļoti vērtīgi. kas tieši noderēja, ja? Vai kas patika, kas pārsteidza. Tā, lai es to atsauksmu varu ielikt un lai kādu citu cilvēku viņu uzrunātu, vai ir vērts šo nodarbību skatīties, vai nav vērts. Ja? Jo ar ļoti patika vai ļoti vērtīgi ir maz pateikts, tāpēc es ļoti gribētu, ka jūs noskanētu šo kodiņu un uzrakstiet, bišķi konkrētāk, ja? Kas tiešām noderēja, kas tieši patika. Vai ir vērts kādam citam arī to noskatīties un šo izdarīt, ja? Un, ja ir jautājumi, tad droši rakstat čatā tagad vēl es varu palikt kādu brītiņu, vai arī slēdzat iekšā mikrofonu un uzdodiet jautājumu. Ja ir kaut kas nepateikts, es vēl ātri varu atbildēt jums. Vai lēna, vienalga, cik jums ir laika pašiem. Man bija jautājums, vai es palaidu garām, kā varēju uzlikt Google Drive'ā, lai automātiski kārto mapītes pa mēnešiem? Google Drive'ā. Tātad, pirmkārt, tas ir nevis Google Drive, bet Google Fotos. Un vai tur var uzlikt pa mēnešiem? Tūlīt paskatīsimies, jo es rādīju, ka automātiski pa mēnešiem liekas OneDrive'ā. Bet Google man šķiet, ka nemaz neliekas. Te ir kaut kāds... Tātad pie izkārtojuma vai pa dienām vai pa mēnešiem, teorētiski kaut ko var uzlikt. Bet Googles viņš vispār nekārto pa mapītēm kā OneDrive. Googles ir liela krātuve, līdzīgi kā iClouds arī ir liela krātuve. Un tas, kas tur ir sakārtots, tas viss ir tāds, to visu tāds mākslīgais intelekts dara, viņš var šitā sakārtot, var tā sakārtot, tā ir tas, tur viss kaut ko var automātiski viņš pats darīt, ja, bet tas nav tādas mapes, kā mēs redzējām OneDrive'ā. Lūgums uzrakstīt kādu tik par slupinēju. Labi, jā, es uzrakstīšu par to WhatsApp atsevišķi, jā. Jā, tātad Googles ir viena liela krātuve, kura ar mākslīgā intelekta palīdzību var visu sādi, viņa tur varbūt kaut ko darīt un meklēt, bet viņa nekārtojas pa tādām mapēm, kā es radīju OneDrive'ā, ja? Tur var taisīt albumus, bet tie albumi ir tikai Google fotoattēlu ietveros. Ja jūs iziesiet ārpus Google, jūs tos albumus nekur citur neredzēsiet. Uz sava datora jūs tos albumus neredzēsiet. Tā failu pārlūkā. Ja? Failu pārlūkā jūs Google fotoattēlus vispār neredzēsiet. Tas ir tas, kāpēc es iesaku īstenībā OneDrive, un arī es pati lietoju, jo OneDrive failu pārlūkā var redzēt, un tur reāli ir mapes uztaisītas pa tiem mēnešiem, un es varu konkrēti mapu paņemt un pārkopēt un visu izdarīt, bet ar Google to nevar izdarīt. Bet Googlā tur pretī ir tādas visādas advancētākas pēc tiešām meklēšanas un mākslīgā intelekta iespējas. Kā tā? Vēl kādi jautājumi droši?
Lūdzu pajautāt, kā tīrīt Facebook un Messengeri? Līdzīgi kā Telegramu? Ar Facebook un Messengeri. Nē, tur nav līdzīgi kā Telegramā, jo tur bišķi princips ir savādāks Facebookam. No Facebookam ir bišķi cits princips. Viņš vairāk ir tā kā, nezinu, tā kā Instagrams. Facebooks ir tā kā Instagrams. Ja Facebooks arī aizņem ļoti daudz vietas, tad jā, vai Facebooks arī jāpārinstalē, lai paliktu vairāk vietas, atbildi ir jā. Ja? Tāpat kā mēs Instagramu pārinstalējām, jo viņš arī saglabā kaut kādās krātuvēs, kurām īsti nevar piekļūt. Viņam nevar paskatīties kā WhatsAppam un kā Telegramam tajās krātuvēs. Var iet iekšā, Facebookā, Instagram krātuvēs nevar īsti iet iekšā. Tur kaut kādus draftus, bet es Facebookā pat nezinu, kur tur īsti tie drafti ir. Es tomēr vienkārši ieteiktu pārinstalēt, jo tas ir tas pats, kas tu atver citu telefonu un ielogojies savā lietotāju profilā, Facebookā, Instagramā, citā, un tur tā informācija visa ir. Skaties, no kura telefona gribi. Tas ir tieši tas pats pēc pārinstalēšanas. Tev viss tur būs viņā iekšā. Tik vien, ka jāatcerās parolīt. Ja neatceros, ko darīt? Ja neatceries, tad mēģini varbūt vispirms... Nē, īstenībā viņš jau tad neatcerēsies, viņš tev piedāvās viņu atjaunot kaut kādā veidā. Jā, skaidrs, paldies. Jā, es domāju, ka kaut kādā veidā viņš tev piedāvās to visu. Jā, paldies. Tā, tas spēj iztīrīt tik daudz, ko vairs neizmantoju, pat nenojautu, kas kur noglabāts. Krātuvi, nelietotās programmas, lielie faili, WhatsApp, Telegrams, ko padzēs un patīrīju. Tā, cik bieži šodien apgūtais ir jādara? Es nepateikšu tādu konkrētu. Zini, ja es tev pateikšu reizi mēnesī, ej un atceries reizi mēnesī to visu izdarīt, jā. Es teiktu tā, ka tad, kad tu atceries, tad, kad tu iedomājies, tad tu to izdari, jā. Tas, kas ir tāds obligātais, jā, es nezinu kā. Mēs visi esam tikai cilvēki. Kā sanāk, tā daram. Nu, teiksim, par fotogrāfiju pārkopēšanu es gribētu priekš sevis pieņemt, ka es viņus pārkopēju reizi gadā aptuveni uz to savu fotoarhīvu un uztaisu to duplikātu vienreiz gadā, es pieķeros to visu izdaru. Bet šito visu, kā jums sanāk, ja? Atceroties, ka mēs esam cilvēki. Tā. Vēl gribēju pajautāt video, kuru atsūtā no WhatsAppā. Arī aizņem daudz vietas. Oi, baigi slikti dzirdu, vai ir pateikt lūdzu vēlreiz? Jā, to video, kuru man atsūtā. Video, kuru atsūta WhatsAppā? Jā, arī aizņem daudz vietas. Vai arī aizņem daudz vietas? Jā, protams. Video aizņem vairāk vietas nekā bildes. Un tie video, ko atsūta tev WhatsAppā, tad kā mēs gājām iekšā iestatījumos krātuvē, lielāk par 5 megabaitiem, tie visi būs video parasti. Ja, tur, reti, kura bilde parasti tās WhatsApp bildes nav 5 megabaitas lielas, parasti tur būs visi video. Jā, viņi aizņem tieši video visvairāk vietas. Visās programmās video aizņem daudz vairāk vietas nekā audio. Nekā viss šitās te bildītes. Skaidrs, paldies. Tā, paldies. Vērtīgi. Kas mums tur vēl ir? 11. Ja tas ir 11. Androids, tad nezinu, vai uz vecāku telefonu var atjaunot un tik pie 14. Jā, tu redzi, kā, ne visus telefonus var atjaunināt. Es savu šo, ko es jums rādu prezentācijā, arī nevaru vairs atjaunināt, viņš jau nepiedāvā vairāk. Tāpēc jāskatās, cik tas vecs telefons un cik viņam tālu piedāvā atjauninājumus. Tāpatās kā es nevaru atjaunināt savu datoru uz jaunāko Windows versiju. Man viņš vairs pasaka, ka jums tur kaut kāds kodols ne tāds, ja, un mēs nevarēsim atjaunināt. Un tas viss jau ir paredzēts, lai tu pirktu jaunāku un jaunāku ierīci. Ja. Pat ja tev šīs ierīces strādā, viņai nepiedāvā vairs jauns atjauninājums. Pasties, Līva, bija 172 gigabaiti krātuva, un tagad 72, fantastiski. 100 gigabaits. Nedomāju, cik tas ir daudz, jo īstenībā kaut kāda daļa no telefoniem piedāvā, tāda standarta krātuva šobrīd, ko mēs piedāvājam, ir 128 gigabaiti, visa telefona iekšējā atmiņa.
Tālāk jau 256 jau ir tāda jau labāka, no atkarībā cik jauns telefons. Es tur pat tikko skatījos, 256 ir labāk, un dažiem jau ir 512 gigabaiti, tas ir pusterabaits, ja? Bet nu, normāli iepriekš bija 128 vai pat vēl mazāk gigabaiti. Nu, mēs esam vesels 100 gigabaitus iztīri, cik jauki. Jā. Tie, kas atslēdzaties, es saprotu, ka es esmu iztērējis 2 stundas jūsu laika. Visi, kas grib atslēgties, paldies un čau. Man bija prieks ar jums pastrādāt, un es ceru, ka jūs ieguvāt to, ko jums vajadzēja, un kad es nesasolīju kaut ko to, ko es neizpildīju. Es tiešām centos visu izpildīt to, ko es solīju. Bet kam ir vēl kaut kādi jautājumi, droši, es vēl bišķi varu palikt un atbildēt uz tiem jautājumiem. Ai, OneDrive saglabāts, un šīs bildes neprot atrast. Nu, zini kā, ja tas ir OneDrive, es tev ieteiktu, ka tu, Salvit, ielogojies tajā OneDrive no datora caur internetu pārlūku un paskaties, ko tev tur rāda. Jo tur tu redzēsi bišķi savādāku bildi tam visam. Varētu būt, ka tev tur noderīgi, ja? Jo. Zinu, arī, ja mēs ieejam OneDrive iestatījumos pie un pie iestatījumiem, tad, jā, kameras dublēšana šeit ir viens, ko mēs varam ieslēgt, lai viņš dublējas, un šeit citu, nu jā, to es tajā OneDrive neiegāju, bet te ir organizēt pēc gada tikai, vai organizēt pēc gada un mēneša, ja? Tātad pie kameras dublēšanas man šeit bija ieslēgts, ko organizēt pēc gada un mēneša, un te vēl arī, kuras mapes mēs gribam, lai viņas dublējas OneDrive. Ja? Šis ir OneDrive, ko es tagad esmu atvērusi. Bet par tām atmiņām, kas mums bija, vai šeit bija par atmiņām? Es godīgi sakot, pat neatceros, vai OneDrive vispār rāda tās atmiņas, jo es zinu, ka Google rāda točni paziņojumi. Šajā dienā, reku šeit pie paziņojumiem. Fotoattēli šajā dienā uzņemtie, vai OneDrive izveido fotoalbumu. Šeit varbūt pie tiem paziņojumiem tu vari iet iekšā paskatīties, ko tev sūta paziņojums OneDrive. Ja? Pie OneDrive iestatījumiem apakšā uz, tātad vēlreiz, faili ir viss pa mapītēm, fotoattēli ir viss kopums, un te var veidot albumus, kas nav tas pats, kas albumus jūs neredzēsiet nekur citur, kā tikai OneDrive. Tie ir virtuālie tādi albumi, kas ir tikai līdzīgi kā Google'am ir albumi, tā arī OneDrive'am ir albumi, bet tas nav tas pats, kas mapes. Ja? Un tad ir un iestatījumos, tad mēs arī varam ņemt gan tos paziņojumus, es pieļauju, ka šeit ir tas viss, kas rāda vecās bildes, un kameras dublēšana, ko tieši gribas dublēt, ja? Tas bija par OneDrive atsevišķi. Tā, kas mums vēl pie jautājumiem? Paldies, uz tikšanos, pamēģināšu, skaidrs pamēģināšu. Nu tā. Labi, es slēgšu šito nost. Čau, Dacīt, paldies, es atslēdzos. Jā, Agnesīte, paldies, ka tev sanāca pievienoties, forši, noderēja. Jā, forši. Es gaidīšu droši vien labbūtību. Jā. Tas garais kurs, mēs nezinu, mēs vēl te padomāšu. Es vienkārši atceros, kā tu teici, ka jums toreiz to datoru nozaga un ka tur visas smukās bildes jūs ļoti daudz pazaudējāt, ja? Agnes, vai nepastāst lūdzu pārējiem? Jā, mēs principā, jā, nozaga to datoru bildes pazaudējumu, bet tur bija absurdi tas, ka mēs parasti nekad ceļojuma laikā bildes nelejuplādējam, neaugšuplādējam uz datoru un nekad no fotoaparāta nedzēsām ārā. Un šoreiz mēs izdzēsām, iztīrījām katru vakaru, mums kaut kā bija tā vairāk laiks, un rezultātā visas sakārtotās bildes, kurām nav duplikāta, pazuda līdz ar datoru, jā. Bet telefonam ir labā funkcija, ir tas Google. Dublēšana, jā. Dublēšana jā. Tas, kas ir vajadzīgs. Un principā dažas bildes, kas bija telefonā, tās bija. Tās ir saglabāšanas, jā. Nu, vienīgais tās. Bet, es skatos, ka man tā Google krātuve baigi pilnā paliek, tur jādomā, ko darīt. Tas ir vienīgais tas, par ko es bišķi satraucos, bet, savādāk. Nu jā, par to OneDrive, bet OneDrive kā, ja man ir darba OneDrives, man jau tad ir jāpērk savs personīgais kaut kā, un ka man tie viņi divi tur nesajuks uz vienu datoru.
Kā tur bija tam Andrēvam, man liekas, ka viņam var pieslēgt vairākus kontus. Viņa nesajūgs, nē, jo tā, kad tu ieej iekšā tajā Andrēvā, viņam ir iespēja operēt starp, teiksim, 2 kontiem. Vienīgais, laikam, ja tev atkarībā, cik tev ir darbam, tā atmiņa pieslēgta, es nezinu, vai tur vienu tarifu plānu var dabūt abus divus, kā privāto un darba vai nē. Vai tur tie 6 gigabaiti, terabaiti vai 1. Bet faktiski viņi nesajaucās kopā. Andrēvā ir tā kā atsevišķi konti. Daudziem ir tā, ka ir tas darba konts un ir personīgais. Un tad tu tajā personīgajā uzliec, ka tev dublējas tavi fotogrāfijas, visas tavas, un viņas nejūt kopā ar darbu. To taču var izdarīt. Nē, kamēr es vēl iekļaujos 100, tikmēr ir ok. Vienīgi jāpārkopē, varbūt ārā vairāk. Jā, tieši tā. Jo, ja negribās to terabaitu ņemt, un ja nav obligāti vajadzīgs, ka tās bildes tur daudziem gadiem mums ir līdzi visu laiku, tad ir viņas jāpārkopē šad un tad uz to cieto disku. Jo, kāpēc mums vispār tās bildes ir kaut kas, kas mums ir jāsaglabā atmiņai? Es arī, piemēram, tiem bērniem bildes glabāju. Es ar viņām neko baigi šobrīd nedaru. Bet es viņas arī nevaru neglabāt. Ja? Tā kā tās bērnības bildes, viņas tur ir vajadzīgas. Viņām ir man jābūt vienkārši tiešām tajā arhīvā, lai tajā brīdī, kad es taisīšu vai nodošu bērniem, lai viņas tur būtu. Un tāpēc ne visam ir jābūt uzreiz, ja mums ir tas arhīvs un viņam ir uztaisīta kopija, identiski vienāda. Nevis tas, ka tur dublējās viss kaut kas, tas mums jauc galvu. Rezerves kopija ir identiski viss saturs citā ierīcē vai mākonī. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, jā. Tā kā jāstāst, cik daudz gribas to mākoni. Ja tie ir 100, tad tur vajag to cieto disku, kur tu regulāri pārkopē. Labi, liels tev paldies. Es mēģināšu pieslēgties pārējām lietām. Čau, čau. Davai, čau. Labi, es tad arī tūlītās slēdzu nost to ierakstu, ja? Točni, tas ir tas, kas man ir jāpabeidz. Un tad visiem čau!